savilkt kopā ar bildi pēc tam, jo viņi tad, kad ir mikrofons, skaņa ievelkās viens, un bildi ir otrs, un pēc tam liek kopā, jo tajās ir bieži kaut kad nobīdis. Jā, es neesmu neviens skaties, nopietni. Pilnīgi nevienu. Kā tu analizē sevi? Nu, es prasu citiem, lai tiem, kas jūt, kas Rubī saka, kas bija... Es tā arī par komentēšanu. Ir iekšā? Nu, viņš jau to varēs kaut kā. Sveiki. Jā, sveiki. Florbal virtuves epizode. Jā, pirmais aplis noslēdzies regulārajā čempionātā. Un kāds ir tas teiciens, ja par Kalnu un Muhamedu? Ja Kalns tur nebrauc pie Muhameda, tad Muhameds pie Kalna vai otrādāk. Tevi es lēns 2. gadu uz virtuvi. Jā. Uz Rīgu nevarēja tevi dabūt. Tad es atbraucu uz Talsienu. Šodien pastīties, kā jūs uzvarat čempionus. Paskatīties, komentēt. Nu, tas jau iet kopā, jā. Nokomentēt, pastīties, kā uzvarēja čempionus un tad aprunāties ar Tomu Akmeņlauku, vienu no Latvijas izlases, kādiem, nezinu, 54 kapteiņiem, cik jūs tagad tur esat kapteiņi, es pat nezinu. Katrā gadījumā vairāk nekā maiņā spēlētāji. Jā. Plus mīnus. Pat iespējams, ka citi, kas bija kapteiņi sagatavošanās posmā, nemaz netiks izlasēs. Tā kaut kur padomāja bišķi. Varētu būt kāds. Negribu saukt vārdos kāds. Es neatceros īstenībā, kas bija kapteiņi. Mēs visu laiku esam pamatā 4, 5, varbūt vēl kāds. Vielmanis bija? Jā. Nu, re. Jā, tur bija. Mainījās. Jā, tas par to florbolu pasaulē laikam pazīstams ar iesauku Cinis. Varētu tā būt vairāk? Latvijas florbolu. Jā, Latvijas florbolu. Kāpēc Cinis? Kā Cinis? Kaut kur es esmu vienu teiku dzirdējis, bet pārbaudīšu vai pareizi. Man vienmēr visi prasa un tie stāsti bijuši tik dažādi, jo, cilvēki iedomājās vai stāst pār to par citu stāstu. Starp citu vakar māsas dēls, kas arī aizkadrā ir, prasīja manai mammai, kurai it kā būtu jāzina tas stāsts, jo viņi ir dzirdējis entās reizes, bet tas stāsts pavisam atšķirās no patiesības. Tad droši? Jā, patiesība nekas tāds baigais nav. Kāpēc? Nezinu, mums bija 11, 12 gadi, drauga dzimšanas diena bija. Var arī pēc manām aprisēm saprast, man patīk ēst. Tagad mazāk, bet agrāk ļoti patika, un es varēju apēst nenormāli daudz. Un tad, mamma bija, tam draugam uztaisījusi. Pilns galds un kūkas un vēl viss kaut kas, kamēr citi spēlē spēles, tikmēr es sēžu pie galda un visu salātus apēdu. Salātus? Ne tikai, arī viss, kas tur ir. Tad viens žeks ienāk un skatās, un tad beigās tā savilkās mazs cienīts gāž liela vazama. Ēdienu sakarā? Jā, tas ir tādā veidā. Un tad jau ir pārnesies, ka tur florbolu sakarā, jo, arī neesmu tas augumā lielākais spēlētājs un sāku diezgan agrā vecumā spēlēt, kad jau man bija tā iesaukt, tad jau pārgāja tā kā mazs cienīts gāž liela vazuma tur florbolu laukumā un tie stāsti, ka tur tiek spēlēts pret Ati Blindu un Ats pārkrīt pār bortam un man 15, 16 gadi un tāds mazs pundurs skraid, tā kā, jā. Rīsmans Toms arī pārgāzās pār bortam. Rīsniņš jau pasties muskuls. Viņam, ja kas bija kaut kur tāda iesaukt. Jā, tieši to stāstu, tad, kad kaut kur interesējos par to, kā tas Cinis, tad tieši šī teika arī figurēja. Pirmā sezona virslīgā, ļoti jaunā vecumā, daudz punkti, vārti, vēl kaut kas, un tad bija tas, kad mazs Cinīts tad gāž lielu vezumu florbola laukumos. Bet par to pirmo sezonu, kura bija virslīgā, par tiem bērnu gadiem, gan jau, ka tur nav daudz ko runāt. Mums jau tas vecums, kad iespējams vairs neatceramies. Bija tā, kad viņi uzreiz bija jaudīga 50 punktu sezona? 57. 50 plus tāds. Jā, 57 bija, to es atceros. Bet, cik man bija? Man bija 15, 9, 10 gada sezona. Jūs gan labi atceries tos ciparus, kaut kur man pieņemsim tādas... Agrāk es varēju saukt statistikas gan sev, gan citiem, gan... Kāpēc agrāk? Tāpēc, ka agrāk interesēja. Agrāk reāli interesēja. Tagad man neinteresēja. Kopš ir tas treneru arots un visu laiku ir tās domas, spēlētāju domas, tieši tas redzējums mainās un tie punkti ir diezgan mazsvarīgi palikuši. Kaut gan man tagad atgādina visu laiku, cik tev vēl ir līdz tam 1000. Tev jau, cik bija tā viena rezultatīvā spēle ļoti, kur tev bija... 16. gads pret Bausku, domā? Un cik bija punkti? 6 plus 8. Jā, tas bija, es tad spēlēju, un tev bija tajā spēlē vairāk nekā man sezona. Jā, es atceros tā.
Bet jā, bet tad tu agrāk meti tos vārdus vairāk, tagad jau es kaut ko runāju, tu saki, ka tu nemet. Nu, tas ir tā ir mukšana no tās vārta gūšanas, aiziet aizsardzībā. Es nevaru vairs iemest tad sevi aizsardzībā. Bet kā vispār florbolā nokļuvi? Nu, cik saprotu, tu esi tad tīrs īsts lielvārdas džeks, dzimis, audzis tajā pusē. Jā, dzimis Rīgā, audzis Juglā. Okay. Nu jā, tā pa lielam jau tāda Rīgas ģimene. Nu, līdz kaut kādam brīdim, kad man bija, man liekas, 5 gadi, tad mēs pārvācāmies Lielvārdi. Nu jā, pa lielam vienīgais sporta veids, ko varēja spēlēt, bija florbols, bet tur viss sākās tēti, jo viņam, nu, zin kā, nebija ko darīt. Vakaros gribējās pasportot, tur Rīgā viņš futbolu gāja kaut kur spēlēt ar čomiem. Tad jā, nu, es nezinu, kādā veidā, kāpēc, kas ko kā nepazīstam cilvēku piesaistīt tam florbolam, bet viņš sāk trenēties, spēlēt. Nu, tad jau man nebija varianti baigties līdu līdz uz treniņiem. Zin kā, agrāk jau treniņi kādi bija. Atnāc. Nu, samet no visu Nu, pat nemet no visu beigi. Nu, pamētā, kaut ko pabakstās. Tu tajā komandā, tev melni krekli, tu tur spēlē. Nu, pēc krekliņiem pareizi. Tad bija tas, nu, laiks. Pirms treniņa tu varēja pamētāt, kaut ko padarīties, un pēc treniņiem, kad vecie onkuļi iet dušās. Tad jau pienāca 7 gadu vecums, kad atvērās sportskolā grupa, un tā tas ir aizgājis. Kas bija pirmais treneris? Pirmais treneris Zīntis Bergmans bija. Joprojām ir treneris? Vēl joprojām ir treneris. Man liekas, ka viņš bija 1. gadu man. Jo Ilja Nazārovs bija pēc tam, kurš arī visus tos pamatus un viss ir izaudzinājis un iedevis to galveno, nezinu, florbolu talantu, apslīpējis, iedevis to IQ un visu pārējo. Tā kā lielākais nopelns jau noteikti viņam tāpatām. Par tām, pirms tam pieminēju kaut kādu teiku vai tam līdzīgi. Ir viena teika, ko es jau biju dzirdējis jau kaut kad pavisam agrāk, tad tagad viņu tā kā pārbaudīju un tā kā apliecināja citi, bet iespējams arī baigi falšā būs. Par to, ka arī nepateikšu gads, kurās draftēja NHL Sidney Crosbiju. Plus mīnus, tad laikam nezinās to teiku. Jūs bijāt... 2003. vai kaut kas tam. Jūs bijāt ar Lielvārdi Zviedrijā tajā redzi, un tur bija taisnība tā, kad florbola žurnālā uz vāka bija tu no jauniešiem, kad tevi salīdzināja kā Sidney Crosbiju, kad tu tikai florbolais. Salīdzināšana laikam īsti tur nebija, es atceros. Vāks bija? Vāks bija, man mājās īstenībā, mana mamma tās avīzes izgriezums. Bet tas agrāk, ir Zviedriem salīdzināt ar Sidneyu Crosbiju, kurš jau bija tāds skaits, ka viņš... Tur ir cits stāsts, tur vispār, nu jā, tur tas turnīrs bija. Tā, cik ir? Nu, tev nav 10 vēl gadi, ja tu pēc tiem... 3. gads, kurš tas bija? Man liekas, ka bija šīt vēlāk, varbūt pat bija kaut kāds 6. kad mēs uz Zviedriju bijām. Man liekas, 2006. gads bija. Nu jā, 12 tev kaut kādā apmēram. Jā, varētu būt. Tas vecums, man liekas, arī varētu būt tas īstais. Un jā, mēs tur spēlējām. Īstenībā spēlējām pret nenormāli daudz Zviedrijas izlases spēlētājiem. Tagadējiem, piemēram. Bijušiem. Ruds bija lielākais. Saša Ruds. Jā. Tagad jau Emīli Rudi un visādi. Viņš jau arī tad bija tieši tikpat garš un tikai nevis taisnāstiņi, bet šī tāds banāns. Un tad viņš ir... Stilīgi, laikam, agrāk. Tad lika tos golus. Un jā, tur tāpat Emīls Johansons bija, tie tādi noteikti ir 2 top džeki, kas arī vēl joprojām ir. Bet Ruds vai tad ir arī? Tu esi 94. Emīls ir 94. Točno zinu. Un Ruds ir 92. Es jau vienmēr spēlēju pie vecākiem. Nu jā, loģiski. Emīls arī acīm redzot tajos čempionus. Arī, jā. Tur vēl bija daudz šī U19 juniori, kas bija pēc tam 92. gados un viss tur falināts turnīrs arī bija. Tā kā tāda. Bet tur bija, tā, kad tiešām tā bija kaut kur tas bija tas žurnāls, kur arī bija tas izpriezums, tu saki, jā. Jā, jā, mēs spēlējām un mums labi iet un mēs nezaudējām. Tur pirmos turnīru spēli zaudējām. Ruda komandai. Un tad mēs visu laiku ejam un viss uzvaras krājās. Un tad pēc pusfināla laikam, žurnālisti. Man tur baigi labi gājis, tur man liekas katrā spēlē 3, 4, 5 golus met iekšā. Tā, ka, viss forši. Un tad jā, atnāca. Nebija aizsargs vēl. Jā, nebija aizsargs un neskrēja aizsardzībā tikai spriekš. bet jā, un tad atnāca Zviedru žurnālists. Viņš man uzdod jautājumus. Ņibum-bum. Un nāca tulks palīgā. Un tad tādā veidā tur bija tāda maza intervija.
Un tad, zin kā, Zviedrijā tas florbols ir tādā. Jā, bet žurnāls Zviedrijā bērnu, kad bērnu, jaunieti liek tas. Un viņiem tas jautājums, kurš tos florbola augs? Es jau tajā laikā man... Āti Blindu varēja nosaukt. Jā, man liekas, es pat tajā vecumā nezināju, kas tāds ir. Man īstenībā neinteresēja, kas ir tie džeki. Tu pats spēlē? Es pats spēlēju, jā. Jā, uzdevu to jautājumu, es saku, florbolā man nav, velk lielām acīm, skatu, kā var nebūt, tu esi Zviedrijā, tev Zviedris pasaules labākie džeki, es saku, nav, viņš saka, varbūt hokejā, tas līdzīgs sporta veids. Hokejam tajā laikās nesakoja vispār līdzi. Un biju dzirdējis autobusā, tu zini, kā tur lielie džeki runā, tur kas tur, ko tur met gols. Biju dzirdējis tādu spēlētāju Sidnijs Crosbys. Es pat nezināju, kā viņš izskatās, godu vārds. Un es saku, Sidnijs Crosbys, es zinu, kā viņš spēlē, es zinu, kā mazais vēl. Viss, nākamajā dienā man rāda Sidnijs Crosbys un es otrā pusē. Un tad tu vismaz beidzot redzēji, kāds viņš izskatās? Jā, un tad es pirmoreiz ieraudzīju, kā viņš izstās. Jā, šis superīgs tāds stāsts, jo es biju tās teikas dzirdējis, bet es tev nekad īsti līdz galam nebiju prasījis. Un tā interese tev jau, var tad spriest, kad tev jau izdevies turnīrs, pats minēji ar labiem spēlētājiem vēl kaut kur. Bija varbūt arī tad, vai tomēr tādā vecumā, ka vēl pa jaunu, lai būtu kaut kāda interese tajā tieši par to turnīru, ka tur, nezinu, uzrunāja kaut kādi zviedri vai ar domu, ka ne jau varbūt tagad, bet varbūt pēc gadiem vai tam līdzīgi. Nē, vienīgie piedāvājumi jauniešos bija no Pārgaujas, ja mēs viņus sitām visu laiku finālā. Kurš tev piedāvāja valodas tajā laikā? Nostīt, zin kā jau smejoties, tur vajadzēja vienu labu uzbrucēju un vārdsargu Krūmiņu Normandu. Viss. Bet labu vārdsargu tu teici? Tajā laikā. Okay. Bet jā, tad īsti tie piedāvājumi, nē. Labi, kaut kur nedaudz lecot uzreiz uz priekšu, tad, kā jau minēji, 9. kaut kāda klasa, laikam, jā, sanāk tev, kad sāc virslīgā spēlēt ļoti agri. Gadi varētu būt 15 kaut kādi. 15 gadi noteikti, jā. Jā, bet... Man bija trauksmēna vasara, jo tad... Bija tā lemšana, no cik gadiem var spēlēt. Gribēju pārcelt uz 16, es domāju, un es nespēlēšu. Tad. Bet jā, tā kā no 15 es biju īstenībā tajā laikā viens no tādiem pirmai, labi, īstenībā nē, tad arī samalojos. Tāpatām Klēģers bijis, un pirms tam vēl 15 gados. Bet tajā laikā, man liekas, tas 9. 10. gads arī bija tā tendence, ka tos jauniešus nemaz tik viegli neņem. Ar domu, lai tur nāk Jekavs Džeki pretī? Tev jau tur tēvaini skrien, Skudrīs Dails tev uzskrien virsū. Mārtiņš Bauskis. Tur ir reāli no bortiem kas ir špakteļu lāpstiņi pēc tam te nost. Ja kaut kur jau, laikam, ja jau tu tāds talants skaities, tad kaut kur jāpasaudzē. Bet cik īs laiks Lielvārdei, un arī tev tajā laikā vispār bija vajadzīgs, tev ienāci virslīgā? Cik ilgi jau bija jāgaida, lai jau būtu... teiksim tā konkrēti spējīgi cīnīties par titulu? Par titulu? 9. 10. mēs ienāca un 12. tu izcīni? Mēs ienācām, man liekas, es Gribus ienāca uzreiz. Miks varētu būt kaut kur? Viņa, man liekas, gadu ātrāk. Virsnīca bija, Kusiņš jau bija, Saviņš bija. Miks, man liekas, arī jau bija. Gadu vismaz noteikti, kā viņa vecāki. Tas kodols tā arī pamazām 3 gadu, es gribētu teikt, 3 gadu laikā ienāca. Un tad bija jauni, talantīgi spēlētāji, kuriem vajadzēja bišķīt piegriezt skābekli. Pirmajā sezonā mēs tur tāpat pa dirz dabujām no visiem. Kas laikam Kārkliņš bija Kārkliņš treneris. Haker upuris. Bet man liekas... Twitterī haker upuris, ja kāds nezina. Jā. Ingens. Jā. Bet bija Jānis, bija. Un tad, man liekas... Aleksandrovičs kaut kad bija vēl. Tās bija pēc tam vēl. Un tad pussezonā kā konsultants piesaistījās Atis Blīns. Kā konsultants? Jā, bet beigās jau bija tā, ka viņš jau tās spēles vadīja. Es biju paliec garām kaut kur šo. Un nākamajā gadā, kas jau ir 10. 11. gads, mēs dabujām 3. vietu. To es atminos. Un tad bija tā, ka mēs bijām riktīgi gailēni. Tā, ka tur Sveiciens ārtiem savinam. Gan pēc frizūrām, gan arī pēc uzvedības laukumā. Tajā gadā tā, diezgan iedeva iekšā, izmainīja vispār to domāšanu un to redzējumu
kāda mēs varam būt un kāda mēs tagad esam. Un tad, jā, nu. Nu, jūs jauni džeki, tas kaut kur tas gailēnu jociņš ir bišķi vajadzīgs arī. Jā, nu, Būtu dīvaini, ja visi būtu 15-gadīgi tādi, jo mierīgi, tīpaši tajos laikos. Nu, tagad jau tas pats ir, no tie 15, kā tādi paši vien ir. Nu, jā, nu, tad Atis iedeva tādu disciplīnu, parādīja, kas ir kas, ar drastiskām metodēm. Tim piestāv laikam. Jā, nu, vai no labu, vai citādāk. Vienkārši. Nu, katrā ziņā viņš prata no mums dabūt maksimālo rezultātu, un tad jau, nu jā, un tituls jau ir man 3. sezonā, kad atnāca Jānis Jansons uz Lielvārdi. Tieši no Piksbala bija atbraucis. Ja tas pie kā es arī tieši vairāk gribu pieķerties, jo, nu, tā, manuprāt, tā sezona, labi, varbūt tā sezona ne tik ļoti, es regulāro tā neatminos, bet izslēgšanas spēles, ja saucamie play-off, nu, manuprāt, leģendārākie varētu būt, kādi ir bijuši Latvijas florbolā. Nu, top 3 noteikti. Garlaicīgi nebija tur visām sērijām, un tieši, lai tur varbūt tās skriet tam visam cauri, nu, tā finālsērija. Manuprāt, ja kāds uzskata tagad, kad mums vajag vienu spēli, nevis finālsēriju vajadzētu nostīties vienkārši highlights tikai no tās. Highlightiem nepietiks, ja tu zini tur kaut bišķīt no... Nu, tad stāsti mums tagad. Jā, protams. Tāpēc es gaidīju, kad man aicinās, kad brauks pie manis. Jā. Nē, vispār tā sezona tāda stipri interesanta. Ja, nu, Gārds bija ielīdz tos pamatus. Jā. Disciplīna un atbrauc Jānis. Nu, tur superzvaigzne ir atbraucis tikko no SSL, vienalga spēlē, bet, nu, jebkurā gadījumā ir Džeks, un tu esi sekojis kā jaunieci, viņam līdz skatījies kaut kādas spēles. Vēl, ja trāpās dzīvē redzēt, tad tajā laikā viņam... Košnīt. Jā. Labākais, kas mums vienmēr ar Jāni asociējās, nu, komandā, visiem, kas tagad, nu, bijušie jau cīņu biedri, tur Kusiņš, Virsnīca un tie. Nu, Virsnītim jau kaut kas gaņavās citās ceļās. Nu, jā, tur jau ģimenes saiknes. Bet jā, nu, tas smieklīgākais, kas mums vienmēr ar to košlinu, ir, viņš skrien, košļā, un viņam krīt ārā tā košlina. Kāju pasit noķer un skrien tālāk. Tas nopietni tā ir bijis? Tā ir bijis, jā. Nu, es zinu, ka viņš ir cēlis augšā no grīdas, bet tas, ka viņš var uzsist tam mucē. Cēlis bija, man liekas, katru spēli. Bet jā, nu, tas tāds, ko mēs vienmēr pasmējamies. Bet jā, par to sezonu runājot, nu, mēs bijām kā tukšas švames, kas uzsūca visu informāciju, kas bija. Nu, tā, ka mēs ņēmām, un viņš arī, jāsaka tā, ka izcils līderis, kas neļauj, viņš vēlāk visu laiku aiz sevis. Viņš bija spēlējušies treneris, kas jāpiemina. Jā, arī. Jāsaka tā, ka pirmais, kurš izcīnījis titulu, es gribētu teikt. Nu, varbūt ir agrāk bijis. Zini kā, baigi nepareizi skanēs no tiem laikiem, kad kaut cik nedaudz gribās florbolu uztvert nopietnāk, tad, manuprāt, jo agrāk varbūt bija pat tādi momenti, ka īsti vispār nebija treneri. Var jau arī, nu. Zvejnieks nav kaut Es nezinu. Nu, zini, ka man liekas, ir tā dalām posmos, nu es tā dalu parasti. Pirms es spēlēju virslīgā, un tad pēc spēlēju. Diezgan loģisks, jā. Nu, vienmēr es līdzīgas. Tā kā par to vēsturi var arī būt kļūdaini fakti, ne fakti, bet nu tā. Tur pat īsti viss nav tā fakti, ir tādi, zini, kā par to vēsturi arī strīdās vēl, pat kur ir sācies florbols. Nu jā, tur... Nu, paprasa rīdziniekiem, paprasa Rubens džekiem. Un paprasa Cēs džekiem. Paprasa Cēsniekiem, paprasa Liepājā. Liepājā vispār tur spēlēja 83. gadā. Ātrākās Somijā un Zviedrijā. Jā, nu tā bez mazliet. Bet jā, nu, tā kā tā sezona. Jā, bet tieši par to finālu sēriju, jā, tu minēji par to kā švamis, kad viss uzsūc. Bet es dzirdējis, teicu, kad Atis bija tāds, nu, diezgan žostkīs tautas valodā sakot treneris. Nu, tāds, nu, jā, ar Jāni es dzirdējis arī, kad ir bijuši tempakrossi mīnus 15 ārā un ka tur... Mums nebija atlaides vispār. Jā. Mums bija tā, temperatūra paaugstināt temperatūru stāgās no 3,8 pa lielam. Bez mazā, jā. Nu, kā tu uz treniņu, nu, Atim jau šitais bija, tu uz treniņu vari neierasties, ja tu esi komā vai zārkā. Nu, tad... Kādā komā? Tā kā, nu, spried pats. Nu, jā. Bet jā, nu, tā kā... Saka tā disciplīna, un tad Jānis pavilka to, un atlaides ne pie viena nebija. Nu tās, saku, ja tagad, piemēram, 15 gadniekiem būtu jātrenējas pie viņiem, nu es nezinu, es domāju, ka liela daļa pirmkārt neizturētu. Jums bija kāds tāds varbūt? Nu, bez personālajām, bet vienkārši vai bija tāds, kurš likās, ka... Kaut kas bija, kas
pašķīda, bet beigās, sezonu tāpat izturēja, bet jā. Nebija tāds, kad uzmeta lūpu un aizgāja projām. Uzmeta keģis pār plecu no tāda stāsta un vienkārši, šitas nav priekš manis. Es zinu šo stāstu, ja šitas nav priekš manis, no izlases. Es zinu, man ļoti labi zinu. Bet jā, ne par to šoreiz. Bet jā, bija, kas bija no Ata pēc spēles, bija labs stāsts īstenībā. Mēs uzvaram spēli, principāli pretinieki Līgatnes Latgranula. Man liekas 3-2 uzvaram spēli, bet, briesmīgi spēle. Ātri izpratnē. Latgranula 3-2, tad liekas, ka tiešām ir bijis briesmīgi spēle. Jā, bet viņi bija mūsu tā kā tiešie tajā sezonā. Jā, tas bija, kad tāds, jā, sorry. Jā, tā kā par cik viņš ir maksimālists, mums liekas, mēs tā uzvarējām spēli, kamēr skatītāji vēl nav iznagājuši no tribīnēm, mēs sākam skriet atspoles. Jā, lai redz visi. Jo mēs neesam izpildījuši konkrēto uzdevumu, un bijusi slikta spēle. Tā kā tās gadījums arī bijis, bet jā, un tad pēc tam bija džeki, kas pateica, es neskriešu atspoles, aizgāju ģērbtuvi. Tad, nezinu, kaut kādu nedēļu, pusotru, un tā kā bija ārā no komandas. Īsu brīdi patiesībā. Jā, īsu brīdi. Pēc tam jau, mums jau tur Lielvārdē visi čomi un visi viens otru pavalk atpakaļ, un cik nav reiz bijis, ka kāds aiziet projām vai beidz spēlēt, un tāpat laikā atgriežās. Reku tagad? Sēngas, Andrus Virsnīts. Jā, viņš tā kā grib atgriezties, bet... Viņš jau palēdam ir atgriezies, vienkārši savainojums jāsadziedē. Grūti jau bez ar kauliem un ādas skraidīt pa to lauku. Bet viņš labi māk ar to skraidīt. Nē, mācēt jau māk skriet, bet tā kā neveiksmīgs vasaras posmas, trauma un... Bet ātri ir atguvies, cik es saprotu. Tas ir ātri. Jā, tas ir ļoti ātri, es teiktu, ka jā. Ja tagad ir tas plāns tā kā uz to janvāri. Šodien jau man komanda Lielvārdieši teica, ka viņš jau decembrī būs gatavs. Jā, kas mēs ierakstamies tieši pēc Talsu Lielvārdas spēles, tagad, kas ir 19. novembrī. 19. Jā. Pulksteni neteiksim. Tumšais laiks. Jā, tā kā jā, vienmēr ir kāds kaut kur aizgājis, kaut kur atnācis atpakaļ, bet jā, tā draudzīgi viss turējās kopā. Jā, bet es tieši par to finālu sēriju, tad... Cik reiz grib ieslēgt? Jā, bet ne, tas labi, ka tur mēs atiem no tā, tad labāk ir, kad ir ko runāt, nevis, ka nav. Jā. Bet, neiesim uzreiz pie tā, ka tajās 7. spēlē ir tas pagarinājums, tur gūti vārti tavā izpildījumā tieši viss. Bet kāds pieņemsim bija tas, viņu pretīm, jūs tā kā arī nedaudz kaut kur minēja, ka vēl gados salīdzinoši jauni. Salīdzinoši meistarīgi visi, kaut kur vēl tās frizūras, kā minēja, kā Gailēniem, vēl kaut kur tā izturēšanās tāda, un pretīm bija džeki, kas man tā liekas, vismaz laukumā, ārpus viņi lielākā daļa ir tik sakrīgas, pat pieļauj, ka varbūt visi. Jā, bet laukumā, bija, man liekas, gatavi to visu izdarīt. Tur bija, riktīgi gaļas mašīna, bet tas, kā mēs sākās tā sērija, man liekas, viņi RTU kas bija? Ulbruka, man liekas, uzvarēja RTU. Tajā laikā Jūsis bija treneris Ulbrukai. Un spēlēja pie RTU. Un pēdējo mēnesi viņi jau zināja, ka viņi savā starpā tiksies, un viņš gāja uz RTU treniņiem. Piedalīties tā kā treniņos, bet tāpat laikā viņam play-offs ir kā trenerim. Tā kā izskautot, jā. Malac. Kaut kāds stāsts. Es šito stāstu arī patiesībā esmu dzirdējis, jā, visbišķi sezonas gan arī sajūts, jo bija RTU jau bija pamatā ar Lekringu galvenie, kas cels titulu tajā gadā. Jā. Lekrings zaudēja jūs pusfinālā. Lekrings mums zaudēja pusfinālā. 5 spēlēs. 5 maksimāli, jā. Tad bija līdz 3 uzvarām. RTU paklupa pret Ulbruku. Un Ķekavai atnāca, man liekas, Ulbruka pusfinālā. Jā. Kaut kas tam. Un tad laikam, jā. Un beigās sanāk, tā, ka mums pret Ķekavu jāspēlē. Kuri arī nefavorīti. Galīgi nē. Arī Arakoviču kā treneri. Jā, un mums vēl sezonas spēles bija baigi labās pret viņiem. Tā, ka ērtais pretinieks, un pirmo spēli mēs kaut kā 12-5 vai kaut ko tam līdzīgi mājās. Pirmā mājās, jā. Jā, likās. Tik būs vēl 3 spēles un celsim. Otrā spēle salauza sēriju. Mēs izgājām 3-0 vadībā, un visiem tāds, metīsim iekšā. Tituls aiz stūra jau. Jā, bez mazai rokstiepienā tālumā. Un viss, un iebuksējām pusspēlē pie 3-0, mēs iemest nevaram. Apēd 1, 2, 3, pagarinājums, zaudē, 1-1. It kā nekas, nesagāja pēc idejas. Un tad tā sērija arī aizgāja,
Kur Ķekavs spēlēja mājaspēles toreiz, es neatminos. Kocēnos, vai ne? Kāpēc tad tā 7. bija Valmierā? Jo bija viena Lielvardē, viena Kocēnos un pārējās. Es gribētu teikt, ka pārējās bija Valmierā. Līdzīgi arī nākamos gados. Jā, mēs visu laiku kursējām uz Valmieru. Tas jau arī bija pēc tam gads. Jā, es atceros, kad bija... Viena tur un pēc tam Valmiera. Es gan neatminos, kāpēc kāds bija skaidrojums tam, bet par šo sēriju vēl, par to, ka tur gaisa mašīna viss, daudz ir mēļojuši un ik pa laikam kaut kur iesmikņā, ka tur bija arī, tās viens, kas notika laukumā, kas tā kā, bet ka tur bija tās aizmuguriskās kaut kāds, es tik vien dzirdējis par maģijām visādām, par vistu kauliem, par asinīm, kaut ko, nezinu, cik tur patiesība, cik tur daudz bija tā, ka, es dzirdēju asiņaini dvieļi likt pretinieku ģērbtuvēs, kaut kādi tie metamai kauliņi ar izdurtām adatām, protams, jā. Tas viss bija? Vairāk vai mazāk, jā. Bet man teica, kad redzēja, kad tu teiksi, ka Ķekava darīja to, jā. Es teiktu tā, ka noteikti abas puses to darīja. Mēs vienkārši zinām, kas bija mūsu ģērbtuvē, un viņi zina, piemēram, kas tur viņiem. Bet tu zini, kurš no jūsajiem tad gāja likt, nezinu, to metamo kauli Ķekavas ģērbtuvē? Mums visiem ir aizdoma, mēs arī, tā kā vienojušies esam. Tur arī piedalīsies, jā, noteikti. Jo, kā viens runājot par Kristīnu, foršs cilvēks, viss super. Līdz ausīm iekšā vienkārši? Jā, tā, ka iekšā. Vairāk viņa pavadīja laiku ar mums nekā ar savu ģimeni un vīru. Bet jā, kas mani kaitināja visvairāk? Es nezinu, kas viņai bija sastāstījis, vai viņa pat iedomājusies, ka sasprauda sadata. Nekur šitā, bet lielāka. Ka viņu spraužot kreklā, pasargā no maģijām. Un man nenormāli kaitina kaut kādas lietas, ka aiztiek manas mantas. Vai arī tagad kāds treniņā pieskarās manai nojai, nedod Dievs redzējuši. Man tā kaitina, ka es varētu uzraut arī. Un katru spēli es vienmēr atrodu aizmugurē šeit saspraudu sadu. Un es nevaru, man kaitina. Un beigās bija tā, ka es savus formas krāpu. Tu viņai pēc būtības arī var iedurties. Teorētiski, jā. Un bija tā, ka es savus formas krēklas pirms spēles, spēles iesaldoties, tu nevēlas formu. Jā, pirms pašas spēles, jā. Un pirms spēles vēlas. Un es slēpju savu formu. Lai nevar uzspraust. Jā, un visu laiku viņi atrod. Visu laiku ir tā sasprauda. Bet varbūt nebūtu tituls, jums ja nebūtu tās maģa aizsardzība. Un tad beigās, sezona jau pagājuši, tur, man liekas, kaut kāds 5 sezonas pagājuši. Un ir tusiņš pie viņiem, kaut kāds, es nezinu, kas ir tusiņi. Un skatos, viņai dēls Rainers. Jā, tagad ir tev kapteinis Raķitais, man liekas. Kapteinis varbūt, es nezinu, jā, bet Roketos spēlē un... Agrāk viņš bija tā vārda, kas uz slidām braukāja. Jā. Tas bija viņš, vai ne? Man liekas, ka jā. Tu jau ko zini. Un ir tas tusiņš gadi pagājuši, un skatos, viņš nāk manā formā. Es zinu, ka mans formas krekls stāv hallē pie sienas tur augšā. Jā. Tas kreiciņi, man šorti mājās. Bet viņam tāda pati forma ar uzvārdu numuru. Un beigās sanāk tā, ka ir uztaisīta otra forma, lai varētu uzkarināt vai ielikt, un tur tās adatas. Šis jau ir reāli next level. Šitais ir, jā. Labi, mums spēlēm, katru spēli tur gājām zālē iekšā un sāli met uz kājām. Arī viņa tieši, jā? Savējie, jā. Tur bija cilvēki, jā, kas rūpējās par to. Un tā vienmēr, kā pirmā spēle, nebija otrā spēle. Man liekas, 3. sākās tur viss šitās peripēties. Zikā Jansons arī super mājiņticīgs. Ir, jā. Nedod Dievs sievieti izies tajā brīdī, kad tevi komanda iekāpj autobusā vai kāpj iekšā. Nedod Dievs sievieti izies cauri komandai. Kika pieņemsim kā tad? Arī negāja, neviens negāja. Vienmēr viss ar līkumu gāja apkārt vai gaidīja rindā. Tā, ka nevarēja iziet. Bet lai vai cik aplami tas skanētu, kā izgāja, tā mēs zaudējām spēli. Viss sezonas garumā. Tas varbūt vēl kāda interesanta maiņcība. Es zinu, ka ir bijuši tādas, ka tas ir no futbola, kur nedrīkst šofers braukt atmuguriski ar autobusu. Viņam jāmet kaut kāds pa puspilsētu liņķis, lai viņš varētu noparkot tā, jo atmuguriski nevar braukt, jo tad vienmēr ar zāģis no idejas izbraukumos. Jā, es nezinu, vai tā virslīgā. Es atceros, man jauniešos bija džeks tāds Andris Viļums, viņam iesaukt bija Bīle. Laikam nezināšu. Visticamāk, ka nezinās. Es tik neveiksmīgi, tā, ka džekam neveicās ar momentiem, pilns ar jūra.
visi, tu vari mest tukšos tev pārlis bumbiņu pār, vai tu netrāpi. Nu, tā, ka cilvēkam neveicās. Nu, viņš visu kaut ko ir darījis, uz baznīcu gājis. Viņam kāds čoms vai kas ir izstāstījis, ka, nu, tā kā ieliec zīmolu iekšā kedā. Nu, tu skrien un vienkārši starp striķiem vai kaut kur ieliec zīmolu. Jā. Krāsa svarīga vai? Es nezinu, kas tur bija, un tad bija tā, ka viņš skrien spēlēm. Viens tas, ka tev zīmolu berž tur visu kaut ko. Un otrs, tad viņš skrien, izkrīt tas zīmols ārā no kurpes. Viņam tā bumbiņa nāk, bet viņš to zīmolu ceļ, un tā bumba aiziet garām, viņš varēja iest tukšos vārtos. Tas man tāds, starp citu, mēs runājām ar komandas biedriem par šitā gadiem daudz neatcerās. Un tas jau sen ir bijis, nu, mums, kad 14, 13, 14 gadu. Nu jā, viss jau. Bet tas zīmols ir bijis viņam un it kā, nu, mājtecīgi tur atpestīja man no ļaunā bez mazliet. Bet kas bija tad jūsu ģērbtuvēs tas trakākais? Bet jā, nu, mūsu ģērbtuvēs, kas liekas trakākais? Mūsu nelēja ģērbtuvē iekšā. Vienmēr gāja cilvēki, kas apsakoja ģērbtuvi, zvanīja ekstrasensiem. Jā, jūs īrējat ekstrasensu, lai pārbaudītu ģērbtuvi visu? Vai šitas viss incidentā, kā bija domāts? Cilvēki, jā, kas tā kā apkalpošais personāls, kas tā kā, nu, pārbaudīja ģērbtuvi, zin kā mazums, jo tur bija baumas bijušas tāds, ka Ķekavā, tur, man liekas, ir Hobiča mamma. Jā, es diezgan labi pazīstu īstenībā. Ar no maģiju nodarbojās, vai kas tur, nu, es par to Ķekavas galvu nezinu. Nu, un tā kā, jā, ka viņi tur nodarbojās, un tad no mūsu puses kāds ir nodarbojies kaut ko. Un viss, un tad, jā, zvaniet tur ekstrasensiem, gāja iekšā ģērbtuvē, un ekstrasensi saka, tur un tur ir kaut kas noslēpts. Un tad pēkšņi iznāk ārā, nu, tik gara sarūsējusi nagla. Tad tur tamponi, asiņaini ir stūros samest. Tamponi ģērbtuvēs, tā kā, nu... Varbūt meitenes pirms tam. Nu, jā, var visai. Tā kā, nu, tur visādi bijuši. Tad vārti tika gāsti, tas sāls bija bērts uz kājām virsū. Zin kā, mēs spēlēm braucām no uzvalkos un svētku drēbēs, tev to sāli uzmet un tur visādi tām drēbēm bija. Tā kā, jā, nu, viss kaut kas tam līdzīgs, nu, bet tāds spilgtākais stāsts noteikti, es neatceros, kur es spēlu 3. vai 5. kaut kas tam līdzīgs. Tā kā Ķekava izskrien arēnā iekšā, nu, pirms spēles izsaukšana. Un Ķekava izskrien, un pēkšņi nezinu, no kurienes, no Valmierā tajos gaitiņos, parādās Ķekavas fans, nu, protams, iedzērs, nu, tas normāli. Svēt lieta. Bet viņš tā, nu, viņam tas mētelis tāds, nu, diezgan šeidītas mētelis, viņš tā. Es jau jūs sen gaidīju, attaisa vaļā, un vienkārši cūkas kāju klapē pret roku, un ieliek atpakaļ, un aiziet, un viss. Un tajā spēlē... Pats redzēja to? Jā. Jo tur arī no komandas daudz nav redzējuši, tikai zināja. Nu, tāpēc teicu, tas teiks jau ir miljoni. Tur ir, jā, tas bija tāds, nu, spilgtākais. Un, protams, pēc spēles ekstrasens un viss pārējā, tas ir uz traumu, tas ir uz nelēmu. Un kā par nelēmu tajā spēlē virsnīca Jānis salauz roku. Labi, tur tajā sērijā bija 9 lūzu un papām komandām kopumā. Jā, tā kā. Tur jau tas spēles stils bija. Ja kas tās spēles ir pieejams, jā, es ieteiktu pastīties jaunajiem džekiem, tikai lai redzētu, kāds ir tas kontrasts par šitiem gadiem izveidojies. Jā, briesmīgi ir skatīties no tāda florbola viedokļa. Nu, jā, bet tev nav jāstās no tāda. Bet skatīties, kādas tur emocijas, kāds kapiņš un ADV. Kā džeki bez ar tiešām ļoti sliktām fiziskām formām. Nu tā, tajā laikā, nu... Mīra nost. Nebija tā, ka trenējās tā, kā, piemēram, tagad pie fiziskā darbojās. Tad jau nebija, es pat neatceros, kad vispār... Tad mums bija reiz nedēļā fiziskais uz... Bet ne jau pie treneri, nu pie sama treneri. Jā, Jānis. Katra pirmdiena bija tā, ka Elis bija dzirdēs, ka tā ir labi? Jā, un maucam, un viss, un, nu, volēja skola, protams, tā jau tur tie vingrinājumi. Nu jā, bet tas zina, ka skola un tomēr volējs tas... Jā, nu, un tā fiziskā sagatavotība ne tu nebija tādā līmenī, bet kā skrēja laukumos. Es paskatījos intereses pēc arī 2004. gads, laikam pēdējais, ko varēja tā kvalitatīvi daudzums pastīties. Nu, tajā laikā vēl, kad aizsargs ir aizsargs un nevar iet pār centram. Nu, svāt lieta arī, jā. Jā, bet nu, kā tur skrien cilvēki? Nu, tā, ka tu redzi, ka mirs nost, bet viņš tāpat tā močī. Nu, tad īstenībā jauniešiem ir ko pamācīties no tādām spēlēm. Izlases vecās spēles arī ir YouTube pieejams kaut kāds arhīvs. Jā, kā grīdu graust un plēsties un to pašu Čehijas spēli. Ar kādām nūjām, ar visu, jā.
12. gada Čehijas spēle, kur tu vienkārši esi ietupienā uz vienu celīšu rāpo pa zemi un aizskrien 5 ātrākos un ieliec 5. Nu, tā kā jā, nu, es teiktu, ka jauniešiem noteikti ir vērts pamācīties par attieksmi un disciplīnu no tādām spēlēm, jo, nu, labi, nu viņi bet nav jau tik traki, nav gadījumā, man liekas, šitas te manā laikā, šitie visi man līdz galam, es neesmu baigais atbalstītājs tam. Nu, nav vairs tavā laikā, tas ir, protams, būtu mums šitie gadžeti visi. Arī, protams, paudze mainās, bet ja tu vari paņemt no tā, vēl kaut ko. Ideālais variants, jā. Tad jau tu esi rītīgs dūzis. Un tieši par to 7. spēli, tad, to vārtu gumu tiešām var viegli atrast, un kā varbūt tās, labi par to, tur nestāst, ka tur saņēma bumbiņu, tur domāju šito, jūtu šito. Jā, un skaties, gaisma, jā. Nē. Bet kā, labi, ne par pašu vārdu gumu, bet tās emocijas tajā brīdī, kad saproti, ka tā ir 7. spēle, overtimes un tie vārti. Nu, reti, kad ir tādi vārti, it īpaši, kad spēlē sērijas, kuri tev nodrošina titulu. Jā, Rociņas tev šitā teisas. Tur tā nūja aizlidoja pa priekšu un tik ātras nekad dzīvē nebija skrējis, bet pirmais, tas, zin kā, video tas notiek tik ātri. Tu skrien, tevi hop kāds noķer un tāds dažu sekundžu, bet to brīdi piedzīvojot, liekas, ka pusminūte tevi ķer kāds. Un tu paspēji izdomāt visu kaut ko galvā un tas pirmais, tu tā kā trāpa to bumbiņu, tu redzi, ka tā bumbiņa kaut kur lido un tu nesaproti, ir vai nav, bet tas ir man sajūtu līmenī, tāda ilgs laiks, bet tāpat laikā skaties video. Tā kā palēninājums. Jā. Un tad nesaproti, ir gols vai nav gols. Vēl ieskaitīs. Jā, jo tas pirmais jau bija tāds, tā kā bija nebija, kas ir, un tad tu saproti, ka ir, un viss, un tev šaujās viss emocijas, tu nekontrolē sevi vispār, tāda ekstāze. Tā kā man ir bijis tāds gadījums, un tad ir arī bijis gadījums, kad vienkārši blackouts tev nav ne bilde, ne skaņa, ir kaut kāds fona troksnis, tas bija 16. gadā Bullīts. Tā kā es esmu bijis tādā ekstāzē. Tur mēs atgriezīsimies. Bullīti viņš domāja pasaules čempionātā Rīgā, kur viņš nočakarēja mums viss lielām. Visai Latvijai nokarēja, visai Latvijai. Manas prognozes viss nočakarēja, jā. Bet tad tituls un tieši jau pats pieskaries tituls, tas ir 12. gads? 12. Jā, un izlasē tu debitēji? Čempi debitēji 12. Jā. 12. Čempis tad notikās? Šveice. Cīrihe. Kurš tev tagad būs tas čempis? Nu, es skaitu, ka tu esi iekšā. Tu vari neskaitīt, es skaitu, ka tu esi iekšā. Kurš tas sanāk tev? 12, 14 es izlaidu. Sev nezinām iemeslu dēļ. Kas bija treneris Iro? Arī Iro bija. 14. Iro. 12. arī bija Iro. Jā. Paņēmu 14. jā. 14. nē. Nu, vispār ar tām izlasēm ir divi. Labi, 16. tu esi. 16. tas ir otrais. 18, 20, 22, un tagad šitais jā. Veterāns. Jā. Riktīgs veterāns. Bet, esmu absolūtais kā Jursis, bet... Bet tu jau esi viņam to pačukstējis, tur es skatījos, es viņam visu laiku štādu, gan viņš pēc pats, viņš laikam piemīt, tāpēc viņš man tur ir, viņš man 27. Bet tas īsmā, tas komentētājs zini, viņi nezini, tas ir Austrālis. Tas Olīs. Bet viņš ir rīktīgi labs. Cik viņam ir, kas ir, viņš labāk zina par latviešu spēlētājiem nekā tie, kas komentē Latvijā. Viņam ir tādas, viņš tur pasaka, viņam par Petrovski vēl kaut ko. Bet viņš ir pirms spēlēm nācis, es nezinu, vai viņš, nezinu. Vizuāli, viņš jau brīčkām tāds ir Džekiņš. Bet ir nācis un prasījis kaut kam, kaut kur, ir kādam arī spēlētājiem prasīts. Bet ir, zin kā, stāvs sēž, tu pienāk paprast, kas tur... Bet stāvs jau arī tāds, negribu nopelt, bet nav zinošāk. Jā, bet viņš, piemēram, ir pieminējis faktus, kur augstskolā, fakultātē... Bet tas ir viss caur sociāliem tīkliem izzīsts, manuprāt, ja pavisam godīgi. Viņam tajā pašā laikā viņš... Jā, noteikti, bet varbūt arī kāds kaut ko ir pateicis. Bet, katrā ziņā viņam ir tik daudz informācija, viņš varētu visu spēli stāstīt, ko katrs dara. Jo viņam ir par Pēteri runājot, viņam ļoti daudz. Viņam bija tas, ka viņš zināja, ka Pēterim patīk Cristiano Ronaldo. Viņš nav Messi fans? Taču kurš normāls cilvēks pa Messi. Un uzreiz subscriberi nokrīt. Eglīts Kristers tikko izslēdz.
Bet, viņš tik nopietni to tēmu uztver, ka man tas tik smieklīgi liekas. Un kad viņam bija tā epizode, kur tā kā Pēters sapat vienu otru, un tad viņš arī tur komentēja, tā kā vienu otru, tā kā Ronaldo, un tad bija tas laiks arī, kad Pēters tenisu spēlēja kaut kur, un arī to visu sociālos kaut kur tāpat tās publicēja, un tad viņam bija kaut kāds viens vārtu gūms no gaisa kaut kāds, un viņš pieminēja arī tā kā ķipa tenisā. Viņš tik niansēti zina tās lietas. Tāpēc viņš par mani neko neteica, jo man sociātīkli ir neaktīvi. Bet, nē, ķipa smieklīgi varbūt, bet kaut kur daļai jau tā ir taisnība. Jo es jau uzreiz arī varu pateikt, kad es kādreiz kur kaut ko gatavojos, tas ir, kad tiem, kuriem tur nāk kaut kādi jaunie spēlētāji, kurš tā nepazīst, tas jau kaut kāds variants kā kaut ko saprast, nedaudz, tā vienkārši pastīties. Tā kā, bet par viņu, par to veterānu, bišku aizrunājamies, bet par 16. gada čempi, tad Latvijā pirmais, līdz šim arī pēdējais. Treneris tajā laikā Normunds Grunskis. Vispār kāds sagatavošanās posms. Treneri paziņoja, 8 mēneši vai 9 mēneši. Oi, tad. Nebija? Nebija 4, 3. Es nezinu, man liekas, man prātā ir 8 mēneši vai 9. Katrā ziņā tur tas posms, sagatavošanās posms bija briesmīgs. Kas vadīja vispār posmu, ja nav treneri? Jo posms jau neiet 8 mēnešus, viņš jau iet. Mums jau nekas nebija, man liekas. Pat negatavojāties? Pareizi atmiņu nevar, tad man liekas, mums 8 mēneši līdz čempiem bija pirmā nometne. Man liekas, arī bija Normans piekrita. Jo tur bija varianti par to Hīlu, laikam no Zviedrijas, bet viņš pateicās, jo ir pārāk maz laika. Bet viņš jau bija. Un pēc tam viņš bija Zviedrijā. Jā. Zviedrijas izlases treneris. Bet jā, man liekas, ka mums nekā tāda nebija. Jo mums arī kvalifikāciju mēs nespēlējām, jo mēs bijām Rīgā. Mainieki nespēlējām. Kas bija tas Zviedrs, kurš tribīnēs sēdēja tur? Oskars Lundins. Lundins tas bija, Hils jā. Jā, Lundins pievienojās pēdējā nometnē un uz čempi. Tā arī kā vienkārši. Kā konsultants, kas nenormāli tik īsā laikā iedod tik daudz informāciju. To ir visu tā laika džeki teikuši. Cik to vari uzsūkt, tas jau atkarīgs no tevis ir, bet tiešām daudz, ļoti daudz informāciju. Bet viņš pat ar komandu nebija, vai ne? Viņš sēdēja tribīnēs, nebija tā? Viņš deva informāciju pa austiņu, pa mikrofonu. Tas bija kaut kā, nebija pieteikts laicīgi no šitā joka, vai vienkārši tā viņi bija izdomājuši? Jo bija Normunds, bija Pīlupa kungs, bija uz soliņa, un es nezinu, kaut kam vēl jābūt. Krūms nebija gadījumā? Uz soliņa, man liekas, ka es neatceros. Vārtsargs treneris, jo Blinds jau tajā laikā bija vārtsargs. Man liekas, ka Krūms bija. Krūms bija noteikti bijis to čempi, bet Remārs, man liekas, arī bija kā video. Kaut kas tam līdzīgs. Tās riktīgi latviešu blice savākt. Normunds jau pirms tā čempionāta, kur, iespējams, ka viņš tā kā treneru karjerā sev kaut kur iešaukājis kājā, pirms tam jau viņš, tika diezgan, man liekas, atzīts. Kā vispār jums bija tas, kad, kā komandā tajā brīdī ir pagājis laiks, gan jau, ka var teikt, kā vispār skatījās, jo viņš pēc īro nāca. Viņš nāca pēc īro, bet nebija treneriem, man liekas, nebija tā vienotība. Pat savā starpā, ja? Vismaz spēlētāji nejūta tā, ka treneri ir uz vienas lapas puses un saprot, vai arī viņi vienkārši paši līdz galam nezināja? Var jau būt, ka viņi nezināja. Vismaz tās spēlētāja emocijas, ko mēs arī pārunājām un ļoti bieži to runājām, gan no pirmās nometnes, gan arī čempī. Un tur īstenībā visādi bija tur tie spēļu modeļi, ko piedāvāja. Tad tās maiņas tika mainītas un visādā. Zinu, ka Nikita Maksūrovs ar Andri Malkovu vienu brīdi nometnē tika iespēlēt, ka varētu būt nopietni. Es neatceros. Man tas tā vienkārši atceros, ka runas par to ir. Zinu, kā, tikko pieminēju par to iespēlēšanu. Vienmēr sagatavošanās posms, sākot no 12. gada čempionāta un līdz atnāca tagad Heiki. Līdz tam vienmēr ir sagatavošanās posmā. Es spēlēju katrā nometnē ar konkrētiem spēlētājiem. Čempī. Vai bija Arts Raitums, Jānis Jansons sākumā, vai Atis Blīns. Visu laiku mēs spēlējam kopā. Katrā posmā savādāk, bet vai ar diviem, vai ar vienu, bet tā, ka iespēlēts tās maiņas tur visādas tiek. Vienmēr pēdējā nometne vai čempis sākās, vienmēr es esmu uz bankas vai 3. maiņā. Un, tas bija 12. gadā. Pagad pie Grunska, tu arī biji uz bankas vai 3. maiņā? Mēs bijām pārcelti uztaisīt, jo pie Grunska bija tā, ka es, Raitums Bitmanis,
Rajeckis Jānis, un es neatceros, kas bija 5. Kad tik ne Ingus vai kaut kas bija. Ingus, man liekas, bija ar Jānis Šuku kopā, jā. Jā, nu ot, un to sagatavošanās posmu. Aivis, es zinu, arī bija aizsargs, ja kas vispār tieši. Jo to sagatavošanās posmu mēs nospēlējām, nu tā, nebija viņš ilgs, tur Vācijas turnīrs, vēl kaut kādas spēles, nometnes. Mēs spēlējām kopā. Un tad sākās čempis un uztaisam Lielvārdas trio. Tas ir Miks Valpēters bija pat? Nē, bija Aivis. Bija Klēģers, bija Atis, es, un tad ielika Rūdi un Aivi. Un tā kā Rūds bija vienīgais, kas nebija lielvārdiešiem. Un mēs, briesmīgi, mēs paši nejūtāmies vispār, ka mēs varam spēlēt. Tas, ka klubā tu spēlē, okay. Jūs jau pat iespējams klubā nespēlēt kopā, vienkārši no viena kluba. Saku, tur tā, diezgan tāds bija. Un jā, Aivis pēc tam saslima uzreiz. Viņš nospēlēja pāris spēles, man liekas, protokolēja 3 spēles. Ka viņš ir bijis, bet jā. Bet viņš pēc tam saslima un tā arī viņam tas čemps beidzās. Un tad ielika Rejecki Mārtiņa, kuru reanimēja no pusotra gada, viņš nespēlēja, laikam, vai cik. Viņš tajā laikā jau nespēlēja? Viņš jau tad, man liekas, nespēlēja. Un bija šitais tās diskusijas, kāpēc jāņem spēlētājs, kuram nav pieredze pusotra gada. Tev taisnība, jo 16. gadā es biju kā Lekrings kapteinis cēlu bronzas kausu, jo tad Mārtiņš vairs nebija. Tā kā, kāpēc jāņem tas spēlētājs. Un tad jā, vispār tas čemps jau pats par sevi, uztaisīts forši. Rīgā viss. Viss no tribīnēs patika. Un apstākļi arī forši un 10. stāvs nešūpoja. bet jā, tā kā viss jau bija forši. Mums bija apstākļi bija tiešām, nekad nebija bijuši tik labi čempions. Bet tas pats galvenais, kas pietrūka, bija sagatavošanās posms un iespējams uz latviešu čempi vajadzēja nevis gatavoties 8 mēnešus, bet varbūt 4 gadus vai vienu ciklu ziedot. Kā to mēdz darīt, jā? Kā to mēdz darīt, Čehi un tagad, kur viņi ir? Čehi jau junioriem sāka noziedot. Jā, bet viņi jau atjaunoja uzreiz. Tā kā jā, bet jā, tāds briesmīgs čempis, individuāli labākais čempis noteikti. Jā, tāpat? Jā, kaut ko tur arī salasīja, jā. Tur jau kaut kāds Kanādas nāca pretī, kas tur? Pret Kanādu arī nebija tik daudz. Tieši tev, jā. 2 punktiņas salasīja, bet tur bija tā, katrā spēlē kaut ko, un tad tāds, jā. Kas bija tās 2 svarīgākās spēles? Pirmais jau bija tas Norvēģiem. Bet tie scenāriji visi vienādi bija. Lielam jau 2 spēles un abas... Slovāki tā pēdējā spēle tieši tāda pat jau bija. Bet tā jau... Man tā liekas. Tur bija tādas 3 spēles no, man liekas, 5-2 komfortablas vadības, arī pēc spēles. Jā. Un tad viss pašķīst un tad sniegumi veļās pāri mums. Un tad ne komunikācija uz soliņu, ne no treneriem, ne spēlētājiem pašiem savā starpā. Bija arī tā, ka Džeki jau sāka kaut kur viens uz otru īdēt. Ne jau tā, ka skaļi, bet to, ka jūt, kad jau ir tāds savā... Zini kā, kad tev kaut kāda stresa situācija parādās, tad... Laukumā viens, es tieši domāju, varbūt vairāk ģērbtuvēs, bet zini kā, numuriņos un tā. Nekas atklāts noteikti, tāds, bet visi jau zina, kaut kur, ka kādam kaut kas nepatīk, un tad viņš pabubina vienam, pabubina otram, bet tā ir jebkurā sporta komandā, jebkurā klubā, vairāk vai mazāk. Un jo tev lielāks spriedzes apstākļi, jo tu kaut kur meklē kaut ko. Kuram ir bijusi tava, iespējams, ja būs kāds tagadējais spēlētājs, negribēs minēt, bet bijusi vislielākā ietekme uz izlases treneri, izlases sakarā tieši? Kādam spēlētājiem, kad tu jūti, kad viņš iet klāt, ja viņš vienalga kurā no, nezinu, vai gāja Īro, vai gāja Arto, vai gāja Normim klāt un teica kāds, kad izlases treneris apmēram tā, tagad šitas saka, tad mēs, kad tu jūti kādreiz, kad ir kādam spēlētājiem tāda ietekme, varbūt tā varēšana pat nav tik liela, cik varbūt ietekme, vai nezinu, mājiņas kaut kur palīdzēt, papukstēt kaut ko priekšā, ka vajadzētu šitā, vai mums, nezinu, kaut kāds taktiskos, Es pat nezinu, vai tur bija tādas kaut kādas pukstēšanas, man liekas, noteikti, nē. Bet par visiem četriem kopā, es tieši domāju, nav bijis kādreiz kāds tāds? Ietekme noteikti ir bijusi vienmēr kapteiņā, tas ir loģiski. Kas ir loģiski, jā. Tas ir loģiski, bet es teiktu, ka pamatā tā arī ir. Ir kaut kādi gadījumi, kam ir tas kontakts labāks ar to treneri, tad treneris tur paprasa vai spēlētājs aiziet pie trenera parunāt par kaut kādām lietām. Bet tā par kaut kādām maiņām vai tur saliec mani to un vēl kaut ko,
Nu, labi, varbūt tas nav Baigi nonācis neesmu dzirdējis, noteikti to es vairāk dzirdējis. Tas jautājums nav tāpēc. Jo visi baumas nonāk pie tevis pirmā. Nu, tā arī tikai palaidi izvēlēs, kur es ļoti maz laižu, ļoti iecietīgs. Es tev par ķekavas baumu pastāstīju, bet skaidri nestāstu, pieņemsim. Par ko? Bet ir tāds lietas, kur es kaut kādu spēlētāju, kur man patīk, tos man gribas arī pasaudzēt kaut kādos momentos. Bet, jā, un tad jau pats pieminēja par to soda metienu. Var nedaudz ieskatīt to situāciju, tad tas ir ceturtajā fināls, nē? Tas ir 8. fināls par 4. finālu. Jā. Man liekas, ka tā bija, jā. Pret Dāniju. Jo Dāņi izgāja kā no apakšējā zāra, un mēs nonācām no augšas. Likās, Dāņi jāņem. Jā, bet viņam tas vārdsargs Strolle. Jā, jau tāds diezgan īsts. Es tas vēl pastāvējis arī. Jā, viņš dzīvoja Dānijā. Kā tur viņam sanāk tā tuvākā Dāņu pilsēta, kur tas garais tilts ir? Malmo. Kopenhāgena un Malmo ir tilts pār. Un viņš dzīvo Dānijā un stradiņiem braukā 30 km. Tas ir tas pats, tas vienkārši tilts tā arī ir. Tā kā bet viņš dzīvo vienā un otrā spēlē. Valstī. Tā kā fakts. Tagad joprojām tā? Vai kaut kādā momentā tā? Tad iepriekš bija tā noteikti. Bet par to bullīšu seriju, par spēli jau mēs pieskārāmies, sabruka un... Tas jau bija tā kā viss koncepts, tā kā jau visam čempiem, kad visu laiku. Diezgan likums. Bet bullīši tomēr ir kaut kas, kuram arī varētu būt negatavojoties. Tā kā... Jā, īstenībā es nezinu. Bija īstenībā vienīgais, kur ir darbojušies pie bullīšiem, piemēram, izlases kontekstā. Bija pie Japī. Arto Japī. Jā, Arto. Bija mums tā cepuras spēle. Zaudētājs nesā cepuri. Un tad bija katrā nometnē vismaz reizi mēs ejam tos bullīšus. Un tad viņas plus mīnus paskatās, kuri iet bullīšus, un tad viņi skatās, kuriem spēlē, kur labi iet, un tad viņi velk tādā veidā. Uz psiholoģisko kaut kā. Jā, jo kā pirms katras spēles bija sarakstā, kurš iet bullīšu. Piemēram, kad bija pret Norvēģiju tie bullīši Čehijā. Čehijas. Jā, tur jau uzvarējāt. Jā, un es biju viens no štata tā kā bullīšu metējiem, kam, tā kā jāiet būt. 18. ja nemaldos. Čehija varētu būt, jā. Un tā kā lapā es esmu un viss, bet es sēžu bankas, to spēli, jā. Jo bija izdomāts plāns, ko dara trešā maiņa, un Attis bija, un Abrāmovs tāds čoms. Viņiem bija uzdevums, tā kā tur spēlēt tik primitīvi un tik agresīvi, ka, man atstāja malā, ielaid viņus spēlēt, un iet tie bullīši, viņš, tā kā tulītā sāksies tā bullīši, viņš tā pastāst, tu esi augsts, tā kā neesi gatavs. Bet ticamā diezgan loģiski. Un tajā laikā tieši Klāvam pavērās tā spēle, izlases kontekstā, un viņš vēl to... Cēriņam bija labs čemps ļoti. Jā, un Klāvs to bullīti arī iemeta, man liekas, tas bija Čehijā. Jā. Pret Norvēģiem. Un Klāvam tieši atvērās tas, un tā kā nolasiet to situāciju, kā spēlē. Bet jā, runājot par tiem Dāniju, izšķirošā, atslēgas spēle čempiem. Gan federācijai, gan izlasē kā tādai, finansiāli tas bija, diezgan. Jā. Tā kā jā, Bet tas moments bija, jūs nezaudējāt tajā saucamajā standarta sērijā, bet papildu kārtās. Jā, jo mēs izgājām katrs... Es atceros, es iemetu pirmo, iemeta Jursis ar savu YouTube golu. Tas ir Jursis, viņam ir miljons tādi, man liekas. Jā, un es neatceros, vai kāds vēl kaut ko samet. Rolis tur pat tīver uzrāva no 2 metriem pilnā. Es neatceros, kas tur gāja, bet jā, tā kā iziet visi 5, tu nešķirs papildu sērijai jābūt. Tieši tā, ka vai ja tu neiemeti, jo viņi iemeta un viss, un es redzu soliņu, visi tā, Jā, es tieši gribu par to jautāt, kāpēc tu gāji tieši to? Un es tā paskatos uz visiem, uz treneriem skatos, un nav neviena signāla, un nevienam nav tā, ka... Tev vienkārši jākāpa. Un tajā brīdī es pastījos uz Jursi, es tā kā neko nerunājām, un es nolasīju, tā kā, viņš tā kā bez mazai, viss... Un tad es arī gāju. Bet tu nepateici ne treneris, ne kapteinis, es nezinu. Vismaz pēc manīm informācija nenonāca. Tu vienkārši pēc būtības tu izvēlējies pats, kad es iešu, jo nevienam citam sorī nebija pautu. Var jau būt, ka kādam bija teiks, bet tas jau bija laukumā. Bet, vai tad nevar mainīt? Es nezinu.
var taču saukt nost, kamēr neesi sācis iet no svilpuma atlieks. Bet, no manas skatu punkta bija tāds. Labi, tu esi laukumā un iespējams, kad arī treneri nosīja, ka tu esi gatavs tam. Tā kā tā, un tad jau tur bija izdomāts visam bija jāsanāk, viss arī sanāca īstenībā. Visam bija jāsanāk, gan jau. Troller divi bišķīt, un viņam tās rokas. Viņš ir garš vasaks, jā. Un izdancināt uz vienu pusi, dabūt uz otru pusi un mest jau pustukšos vārtos, un tad tās rokas lielās parādās. Un tad viss, tu redzi, nav, tu dzirdi no soliņa, jo soliņš sanāca Dāņu tur, aiz muguras tieši. Un viss, un tad iestājās tāds, tas blackouts. Es teicu, ekstāze tajā gadījumā, tagad bija, iestājās blackouts. Tu redzi, ka kaut kas ņirb gar acīm, kaut kas skrien, un tas fona troksnis ir tāds, tā, ka nāk virsū, bet tu neķeri tās skaņas. Tev vienkārši tāds liels, milzīgs fona troksnis iet. Un viss, jā, un tad es tā kā iesēdos ceļos, un tad tas laiks arī. Tad viņš vilkās. Nenormāli vilkās arī. Tāpat kā tas vilkās. Tikai tas bija patīkami? Jā, un tad šitais ir tā, ka es nezinu, cik sekundes tur, ka Klēģers pieskrēja pie manis, bet man liekas, ka tās varētu būt 2 minūtes arī. Ir visi jau ģērbtuvēs. Pēc mazliet piecelsies un tukšs arēna ir. Bet jā, tā kā ir... Sāpīgākais moments tava karjerā, jā, bet es esmu ļoti priecīgs, ka es esmu tādu izdzīvojis. Tiešām, tas ir tik labi pēc tam atspēlējies kaut kādās stresa situācijās, ka ar tik mierīgu sirdi un pulsu var iet uz kaut kādā. Tu noziedoji mums medaļas, lai tev būtu mierīgāk dzīvot. Bet jā, tā kā. Un kas ģērbtuvēs pēc tam? Neko. Viss aiziet nomazgāties un visu? Klusums, neizpratne, vilšanās. Par neizpratni jau vēl varētu pieksīties, jo tur jau tas viss jau nedaudz liecināja par to, ka tas nav nekas nereāls. Protams, arī kaut kāda veļas mazgāšana par to. Bija, jā. Es neprasīšu konkrēti, bet bija, jā. Noteikti bija kaut kādas runas un... Bet tev ir kāds konkrēti pārmets par to, ka tu neejam? Es nerunāju par izlases. Pārmets? Jā. Gan jau, ka izlases džeki, nē, bet... Es domāju, ka komentāros noteikti kaut kur sports labi. Bet tā, Zāts nāc, man liekas, ka nē. Vispār jau tā sabiedrība Latvijā ir tāda, ka, reti, kad pasaka kaut ko acīs. Diemžēl, jā, kaut kur taisnība. Jā, tad izdzīvoju tajā čempī kopā ar gan jau ar daudziem latviešu florbola faniem to tad savējo mirkli sliktāko. Un kad par treneri sāk mācīties kādā vecumā? Labs jautājums. Es neatceros arī, kurā es pabeidzu. Es tik ilgi mācījos. Tu man tik labi teici, ka zini kaut kādas detaļas tur pa statistiku no 2010. gadiem. Tas ir tikai par florbola. Florbols agrāk bija tikai... Apmēram. Kā vispār? Es pat nezinu, jo man ar tā mācībām viņas vienmēr bija otrajā plānā. Vienmēr ir bijuši... Tā ir taisnība? Es negājis uz skolu, dators bija topā. Kad jauniešu gada bija, 12 uz augšu bija. Tu mācies Rīgā kaut kad, vai ne? Bija tik labs. Par šo mēs arī pieskasim. Nē, es pabeidzu 9. Lielvārdē, tad es aizgāju tehnikumu. Tehnikumā es nomācījos kaut kāds 3,5 gadus. Bet Rīgā? Rīgas valsts tehnikums. Un bija tā taisnība, ka tu brauci uz skolu, lai aiziet vecāki no mājas, paēdi Rīgā maķīti un brauci atpakaļ. Ejās faktus kaisītī. Okay. Nē. Bet bija tā, ka mums sakrit tie laiki vecākiem uz darbu, man uz skolu un sanāk, tā kā ar līkumu, bet pa ceļam izbraukt. Vecāki bišķī tur pakārtojās, tur tās 20 minūtes ātrāk cēlās, tā. Un tad bija ļoti daudz gadījumu, kad, tā kā eju uz to skolu, ir bijis tā, ka es arī ieju skolā. Pārbaudu, ka ir aizbraukuši, un tad, jo tur izlaiž man pie luksafora, kamēr griežās, tad vēl viens luksafors tur, un tad lai nav tā, ka es griežos un... Bet tā tiešām nekad neuzķēr tevi? Protams, ka zināju, Nē, zināju, jā, bet tieši tajā momentā, kad tu nāc no tās skolas ārā. Grūti jau nezināt. Tā neuzķēr pie rokas, teiksim tā. Tāds nelāks gadījums, sanāca tā. Es tā kā izkāpu pie skolas, aizbraucu mājās. Jā. Esmu mājās, pulkstenis jau 10 pāri, 10, tur 11 tuvās. Man baigi dīvains zvanu draudzeni. Kaut kas, jo viņi arī studēja Rīgā. Arī aizbrauc tikai līdz skolai. Un tā, ka baigi nemierīgi. Paceļu. Un viņi pat repēm nokritus, salauzusi astes kaulu. Un tā kā es tuvākais, kas varētu aizskrēt pakaļ, tā kā pie viņas. Jā.
Es saku, es esmu lielvārdā. Nu jā, ar karma nedaudz, jā. Un tad man uzķēra, ka es nebiju skolā tajā dienā. Nu jā, nu tas tā, jā, tā nedaudz. Jā. Bet jā, man ar to skolu visādi bijis, jo skola... Nu, muļķis neesmu, noteikti. Nu, kurš tas saka ir? Ir gadījumi. Bet jā, skola man nekad nebija bijusi prioritāte. Kaut kā esmu muļļājis. Bet bakalaura nolauzi beigās? Es 2 gadniekus gāju. Ok, par treneri. Bet jā, es 2 gadniekus gāju, bet arī tur... Ne, nu ilgāk nekā 2 gadus gāja 2 gadniekus. Jā, man liekas, es saku, es nezinu, man liekas 3 reizes stājos iekšā, vai 2 reizes. Un tur bija akadēmiskais un nepabeigts, un tur vēl kaut kas bija jāpielasa klāt. Nu, katrā ziņā neesmu ilgākais florbolists, kurš 2 gadnieks lauž. Ir citi gadījumi. Ir 11 gadi gandrīz. Es zinu, jā. 2 par skaitli iekāpj, jā. Es zinu, jā. Es domāju, ka neviens vien tāds. Bieži vien skolā par viņu prasīja. Nu, kur tā viņš ir? Viņš jau nodarbojas florbolu. No, tā kā jā, bet jā, nu, tā reāli. Bet tāda arī bija mājās. Nē, īstenībā, kad nu tā, es tā reāli pat izmācījos es Covid laikā pabeidzu. Covidā, kad Liepājā jau biju. Liepājā, man liekas, 2. gadā. Nu, tad jau tiešām vēlāk. 19, 20. vai 20. Covid es pabeidzu bija skolu. 19. Man liekas, 20. es tā kā dabūju papīru. Bet treneri jau, nu, kā sāc studēt, tā tu sāc strādāt. Nu, jā, tas tu viss. Tā kā Bet, kaut kāds, zināms leidziņš, nav daudz, nav tā pieredze tik liela, bet dažāda viņa bijusi, gan virslīga. Bērniņi. Gan bērniņi mazākie, gan vidējais vecums, tā kā tādā, jā. Bet par to, ko darīt, nu, laikam jau bišķi iezīmēja, mājās kontrīt spēlēja. Vienkārši visu laiku. Man teica... Nu kā, mēs jau bijām baigie žuļiki, tur Kustiņš virsnīca es. Jūs arī, cik es dzirdēju, fūs nomētājāt normāli, vai ne? Es visu kaut ko esmu ar āboliem, jā. Tikai ar āboliem. Man stāstīja tā, ka pa dienu jūs šāvāt kompjuterā un vakarā tad pa fūrēm šāvāt. Visu kaut ko, jā. Bet nereiz neatrāvāties, nu nenoķēra neko jūs. Mums ne. Mums ir beisbola skrējis pakaļ. Bet redz, varbūt tāpēc arī jūs laukumā tik naski bijāt no stāst. Jā. Nē, ir bijuši tur, kas ir mēģinājuši atdarināt mūsu gājienus. Un ir atrāvušies kāds. Nu, jā, džeki ir noķēris tādu divi no... Bet, nu, tur pa vieglajā meta džeki, kur arī vieglo var noķert. Nē, mēs visāds ziepes esam taisījuši. Nu, kurš nav taisījis? Nē, par tas cepurnos par to, kad mums tāda laba kompānija bija. Mēs bijām florbolā visu laiku kopā, pa lielam īstenībā maiņā, virsnīca Kustiņš es. Endos gadus esam kopā spēlējuši. Un arī tad pie kompjutera kopā un arī no dārza ar Antonovkā. Mēs visu laiku zinājām, ko katrs darīs jebkurā. Vai tas ir kompjuters, vai tas ir abeļdārzā, vai tas ir laukumā. Bet par to konstruēku man tas pats virsnīca arī teica, nu, ja tajā laikā viņš būtu bijis tik populārs kā tagad, ka tu floru nespēlēt, jo tu būtu profesionāls džeks, kas tur braukīs tagad, vai kā viņš sauc, ka tu varētu būt kaut kas. Es biju, diezgan labs. Bija arī laiciņš ieguldīts, cik saprotu. Bija ieguldīts, jā. Florbolā palīdz kaut kur tā reakcija, vai kontrī florbola reakcija? Jo tu jau sākotnējos karjeras gadus bija diezgan tāds noslēdzējis. Es biju tikai tendēts uz vārtiem, es piespēles neredzēju. Un tieši vienā pieskārienā tu labi noslēdzi. Arī, jā. No tādas tuvās distancijas izlaiž kaut kur. Bet, jā, agrāks piespēles vispār neredzēju. Piespēles dabūja, kad vārdsargam trāpa vēdera un iestrādāt. Bet, jā, tas kaut kur palīdzēja, kaut kur viens otram, nezinu. Vai liekas, ka tas vienkārši bija ķēriens un... Gan jau kaut kur, kaut kādā veidā. Bet tu nejūti. Bet ne tajā brīdī. Tu par tādām lietām nedomā. Tā kā, es nezinu, Kāds tev niks bija? Man bija visādi. Kaut kāds tāds, kas tev vislabāk patika, vai visilgākais bija? Vai kā tevi atpazītu tagad kāds? Es nezinu, vai man atpazītu. Nē, kāds no tā laika spēlētājiem? Man tie niki tā mainījās. Man nenormāli mainījās. Es nezinu, bija tāds Ashton. Tas bija tur burtu salikuma saspēja. Būs paši izstāsts. Un kas varbūt tās no florbolistiem vēl labi rāva riktīgi? Ja tev būtu, viņam, es tev neprasīšu simbolisko izlasi. Kustiņš, kad čītas ieslēdz. Labi. Es neprasīšu tev simbolisko piecinieku florbolam, bet es prasīšu konterim.
Es zinu, ka arī no cēsīm daudz agrāk ir maukuši kopā. Jums nebija tā, kad... Bet zini, kā ir tie stāsti vislabākie, kad tu esi nospēlējis 5 gadus ar Džeku. Tev, tagad ir Discords, agrāk tur bija TeamSpeak un Mirci un... Jā, Mirciņš, jā. Jā, un Skype'ā jau arī tur viss bija. Tā, ka tu 5 gadus un viņu gandrīz dienā spēlē, vismaz 3 reizes nedēļā uzspēlē. Spēlē. Bet tas nav tavs čoms, bet tu cēši čomiņš kaut kāds. Jā, internet draugs. Un pēc tam tu saproti, ka tu pret viņu visu laiku spēlē Flori. Kurš kāds piemērs konkrēts? Mums bija, man liekas, Zeidlers bija. Jā. Tagad viens no Rača līderiem. Jā, man liekas, ka viņš bija tas Džeks, kur mēs reāli maucām kopā kaut kā, Lubrovs bijušais viens no spēlētājiem. Jā, ir daudz cēsnieku bijuši arī, bet... Tas pats Aleks man tā liekas spēlēja arī, vai ne? Aleks, jā, viņam tur bija kaut kāds meitenīgs niks. Meiteņu vārds kaut kāds. Tad bija daudz, jā. Jā, bija tā, bet... Kas vēl bija? Bija kaut kāds baigais stāsts arī par šo. Man arī liekas, tāpēc es tev bišķi tirdu par to, jo man tās kompjūters spēles baigas švaks, es ne tikai tur arī Florīti. Visur man bija švaks kaut kur, bet es zinu, ka bija kaut kāds. Bet tevi lielvārdē pa datorī sauc. Tu zini? Frizūras dēļ? Arī, jā. Kāpēc tā vēl? Nē, apsmēja jau, es nezinu, Kustiņš vai Torsters. Ak, tu Aivi! Jā, Torsters arī. Nē, tev pa datorī sauc, jo tev, es nezinu, vai tu slapināji acis pirms spēles vai nē. Izskatījās taukai, un tad bija tā, ka gan jau sēž divānā, spēlē kompi, un ēd čips un tikai izbrauc cauri. Nē, labi, tas bija pirms spēlēm, tāpēc bija datorītis tajā laikā. Jā, bet vismaz ir kaut kāds... Bet Aivs to nepateica, ne? Aivs nepateica. Aivs čoms. Tāds jau viņš ir čoms. Tas ir čītēm, kurš pats spēlē. Bet jā, par to treneri, kāpēc tad pieslēdzos pirmo titulu izcīnīja pie spēlējušā treneri. Jā, otru arī. Pie Ate, jā. Un trešo, kā spēlējušies treneris. Jā, kā tu nokļuvi līdz spēlējošiem trenerim virslīgā? Cik gados tas vispār tātad sezona tā laikam ir 18. gadi, jā? Ir tā, ka 14, kad bija Jelgava? 15. gadā. 14-15 sezona. Jā. Mēs ar tajā laikā jau bija pirmais mēģinājums. Tu jau tad biji tur, jā. Tas bija par bronzu spēles. Tas bija par bronzu, bet tur bija regulārais čempions. Sākums bija tāds, ka augustā nav treneris, kas Cik tev gadi bija? Cik man bija? Rēķini 94, 14, 15, vecārs, 20 gadi. Plus mīnus tur viens. Tā ap to vecam jānoteikti. Galvenais treneris spēlējošais, neko sev. Kā mēs jau sezonas sākumā sākām divatā. Tu ar? Ar Savinu Arti. Bet par cik viņam tur bija darbs, viņš nevarēja iesaistīties. Zini kā, bet 2 izlašnieki, gan jau salīdz galvas kopā. Bet tā strādā vispār? Tā tas nestrādā vispār. Un tad beigās bija tā, ka sezona sākās, tad pārņēmu es, kur bija Zintis Stabiņš, bija kā palīgs. Lai var nobļaut maiņa. Bez mazajās. Par cik Zintim tur tik daudz darba ir, un viņš dara visu un vēl vairāk, kā var cilvēks pavilkt. Tad viņš bija atbraucis uz varbūt sezonā 4 treniņiem un uz dažām spēlēm bija. Un tā kā tā. Bet tajā arī īsajā laikā idejas diezgan foršas un tādas interesantas, lai neteikt vairāk, bet tādas, ko es esmu arī paņēmis līdzi kaut kādās brīžos. Bet jā, un tad nāca playoffs. Visi saprata, ka nevar pavilkt, vajag mani kā spēlētāju, rezultatīvitāti. Pagaid, tu taču spēlēji arī tad? Jā, spēlēju. Bet tur uzreiz mainās tas viss. Par to es vienmēr esmu arī Artim Raitamam teicis, kad... Mainās, protams, ka mainās. Tu atnāc, tu domā visu laiku ne par savu spēli, bet kas... Soli uz priekšu centies, jā. Tu visu laiku skaties uz pārējiem un tā kā, jā. Bet, jā, tas bija pirmais mēģinājums, tad sākās play-offi un Ilja Nazārovs atnāca. Tika pierunāts, piesaistīts. Un tad es varēju sākt domāt par... Un tas bija viss 14. 15. gads jau, jā? Tas bija 14. 15. Pēc tam tāds reālais nopietnais tāds gads bija 17, 18, tad, kad mēs pārgaujai zaudējām kā no pirmā numura 8. 7. Tagad Krūšs tur lidoja laukumā.
Tā bija tā sezona, kad lidoja Krušturi. Viena no tām. Mums bija visu laiku, kā 5 galtā Krušturas laukumā. Bet, jā, nu tas bija tāds nu, diezgan nopietnais gads. Bet tur man kā jaunajam bija grūti. Tev ir jātrenē Atis, Klēģers, Paga, viņi vēl bija palikuši? Nu, tas bija pēc, jā. Atis vēl pēc titula palika kā spēlējuši? Atis palika, jā. Bet ne kā treneris, bet kā spēlētājs tikai? Jā. Atis palika, es nezinu, vai Klēģers palika. Klēģers kaut kur pievienojās ik pa brīdim, tad bija, tad nebija, viņam bija tāds moments arī. Klēģers, es zinu, ka bija Uzraugs, Brāmanis vēl, bet tā pa lielam, jā, visi tie ķekaunieki Atis, kas bija, tie arī bija. Jo sezonas laikā Uzraugs pievienojās. Pagaid, bet jūs ar Ati zaudējāt pārgāju, tad sanāk? Tajā gadā, jā. Jā. Jo bija tā, ka bija tas vecais kodols, kas visi mēs čomi, plus tur modelis tad bija man kā palīgs. Tajā gadā viņš vienu gadu nopauzēja. Tāpat Orsters, visi, kas ja jūsu, teiksim, tā plus mīnus tad bija leģionāri, kā mēs viņu saucam, visi iebraucēja Atis, tur Ķekavas brigāde. Tie bija. Un tad tajā gadā parādījās pirmā sezonas, kad Žukelis, Ginko, man liekas, Ginko, Dūniņš, tagad, kas veido to. Kuri nav vairs neviens. Ko viņi veido? Tagad Žukels ir. Ginko jau arī ir. Labi, Ginko ir. Pusotras no 3. Tiem gadiem, 99, 2000, 2001, tad tie bija tie, kas nāca iekšā. Tāpat Jēgers, man liekas, tajā Polis vēl tad. Polis un jā. Tas bija pirmais mēģinājums, kas regulārais bija. Pēc tabulas skatoties perfekts, pirmā vieta. Jā, pirmā vieta, bet mēs visas spēles mocījām pa +1, +2, un tur nebija starpība, nāca Lekriņ, man liekas, tajā gadā nebija tā 1-0 spēle. Jā, es saprotu, laikam bija gan. Jā, mēs mocījām. 55 minūtēs 1-0 nebija gan. Jā, kaut kas tam līdzīgs. Un tad nebija, mēs pie EMO aizbraucām 12 sekundes līdz beigām bullīti iemet izšķirošot, kaut kāds 6-5 rezultāts, un tad tur, visas spēles +1, +2, nekas tāds, Bauska atbrauc, varbūt +5, tas bija griezt. Un tā, samocīt, un likās, tā pārgoja, un Ingus tur ar savām idejām tur pretī nāk, un motivē Džeikus tā kā, jā. Jā, un tad bija tāds, netiekam un grūti, tā kā, jā, un tad mēs zaudējām to 7. spēles bullīši. Jā, tur pārgoja paskatās, viņam jau sastāvs ļoti labs. Tas jau, protams, viņiem tāda play-off komanda likās tajā brīdī tāda baigā. Tagad joprojām daudz spēlē un ir izlases spēlētāji. Jā, viņi īstenībā bija rīktīgi labi noķēruši to play-off garšu, kas ir. Un par cik, tādi mēs salīdzinoši tādi nesapratām, kas notika. Spēlētāji, jo tur bija tās lomas arī īstenībā. Tur tam pirmgadniekam reizēm bija lielāka loma kā pieredzējušam džekam. Par savu komandu, jā. Jā, tur es nesapratu, ko ar vārdsargiem darīt tajā brīdī. 2 vārdsargi, Salcevičs un Brāmanis. Un tad tu nesaproti, kuram labāk, kas ko kā, un tad tā arī tika mētāta. Viņi paši nesaprata, kas notika, vismaz cik pēc tam runāts, un kad neviens nedabū to ritmu. Kāpēc tam pēc tās sezonas, tad gan pazud tie ķekauši? Pilnīgi visi. Blīncu laikam uz Ulbruku tad aizgāja, vai ne? Jā, Blīncs aizgāja uz Ulbruku. Pārējie visi tur aizgāja prom. Tas bija īstenībā retais gads, kopš seniem laikiem, kad Lielvārdē bija tikai un vienīgi Lielvārds audzēji. Visi. Un tu galvenais treneris spēlējušies? Es galvenais biju. Krēmans bija kā asistents. Gribusts bija atnācis tajā gadā atpakaļ. Jā, laba sezona. Mēs tur tādu, sanāca labi tā salikās viss kopā. Jā, un jūs paņemat izcīnāt to titulu, čempi, un tā kā liekas atkal, ka viss varētu būt tā kā baigi labi, kad atpakaļ iespējams Lielvārdas laiki, tā kā tu vēl mini ar saviem džekiem, tu vēl kā spēlējušies, apakaļ Jūris, tur man tā liekas arī Aivis diezgan labu sezonu aizvadīja vēl kaut kas, un pēkšņi tā, ka tā tev ir, tu kā... Tā man ir pēdējā sezona. Tā tev pēdējā, bet tu esi kā spēlējušies treneris izcīnījis titulu. Kāpēc tā ir pēdējā? Pēdējā... Līdz šim pēdējā Lielvārdā mazums kā visā dzīvē iegrozās. Mazums, nekad nav teikts, ka
Tagad tāds staigājošais palicis mazums. Staigu. Es gribu pārspēt Freimanu un Vitmanu. Nu labi, tu jau uzreiz. Nē. Mēs ar vadību nevienojāmies finansiāli, nevienojāmies par to trenēšanas cipariem un tas arī bija. Tas ir no stāsta, kad citreiz savējus neciena tik ļoti kā iebraucējus vai importus. Jā, mums tur bija nesaskaņas, nostīt nesaskaņas vienkārši. Nedaudz tika piečakarēts, bija solītas prēmija par pārvarēto kārtu, par titulu, bet tāpat laikā mēs piesaistījām uz play-offiem Martinsonu kungu, kas ir katrai komandai iedot tādu, un tas līmenis celsies augšā visiem. Tik labi strādā ar psiholoģiju cilvēku. Viņš ir bijis Latvijas izlasē basketbolā. Protams, tas ir vērtība. Tā kā ir, jā. Un tad nezinu, vai tas saistīts vai nesaistīts, bet beigās tā kā nedabūju to, bet... Domāt, ka varbūt kaut kāda naudiņa, ko sākumā domāja iedot tev, beigās aizgāja viņam? Jā, aizgāja viņam. Ļoti iespējams, jo mēs īstenībā pirms play-offiem nenormāli buksējām. Mums bija kaut kādas 8 spēles, kur mēs dabujām vienu uzvaru pamatlaikā un vienu pagarinājumā un 6 zāģi. Tu atceries, kā jūs pusfinālu uzvarējāt? Labi, ne? Mēs vienmēr uzvaram Lekringu pusfinālā. Bet kā vismaz atceries? Kādā ziņā kā? Es ar Pēci, kad vēl runājām kādreiz par šito, viņš saka, mēs bijām, Lekrings bija, tad bija līdz 4 jau. Tad bija līdz 4. Lekrings bija vadībā 3-2, sērijā rezultāts 3-2, un sanāk 6. spēle, viņi bija cēsīs un bija 3-0 vedām. Pauls, Erengos, paldies tev. Es viņam visu laiku atgādinu, visu laiku. Paulīts savos iekrāmē. Viņš man čoms ir. Kursa bija, viņš teica, ka jūs kopā gājāt, ja tu ēdi vidusskolas laikos, tad gāja uz hesīšiem maķīšiem, tad te jau bija laikam kebab laiki, jā. Te bija, bastotas lekcijas. Lai var kebabu paēst. Jā, kīno un visu kaut kas tā kā. Mums arī trepš bija Roberts. Bobo arī bija? Mēs sēdējām. Pauls man bija, tad bija Dīts Smēls, un tad bija Bobo priekšā, un viņš, kā jau vārds tika apcelts. Bet viņam patika. Man liekas, mēs sirsnīgi to darījām. Tas ir veselīgs humors. Bet viņš tāds foršs cilvēks, ka viņš pirmkārt viņš pats par sevi pasmējās, un otrkārt viņš ļauj arī citiem pasmēties. Tas veselīgi. Tas baigi veselīgi. Jā, tā kā, jā. Jā, un tad nesanāk... Par Paulu vai par par to sēriju. Es vairs neko. Bet tā īstenībā, tu minēji par to, ka jūs buksējāt to pirms sezonu. Tur arī tajās izslēgšanas spēlēs arī nebijāt visai pārliecinoši. Vismaz cik es atminos. Pārliecinoši, mēs pirmajā kārtā bez variantiem. Labi, pirmās kārtas. Mēs atriebām. Mums atkal sakrita pārgauja. Bet tad tā vairs nebija tā pārgauja, ne tu. Tad mēs arī bijām daudz motivēti. Tad es teiktu labāki spēlējuši, jo tad visi zinās Treneris labāks bija. Noteikti, gadu vecāks. Jā, labi, un tad tas tituls viss atgriežoties pie tā forša, nesnāk vienoties. Un tad kā tev aizpūš uz Liepāju tas vērš? Es esmu dzirdējis, ka tu diezgan meklējies pie klubiem, kurš tevi grib. Man bija matšere, un es izmetu. Tu pats meklēji sev vietiņu, tā teikt. Es ieminējos 3 cilvēkiem. Malkavam, es neko nespēju nodrošināt. Kuram bija interese, vārdiski interese, bet atbrauc izrunāsim, bet es saku, es nebraukšu, un tā arī tas viss noplika. Es saku, pa telefonu mums pa lielam tas bija. Tas bija īstenībā, es pat teiktu, ka tas bija kaut kas augusts varbūt. Es neatceros, tas bija vēlu diezgan. Es to uzzināju Čeha Openā. Tas bija diezgan vēlu. Čeha Open notiek augustā, un tas bija, kad jums bija bijis kaut kāda nometne Lielvārdē, kur Lekringa bija nometne. Tas bija jūlijas, jo augustā man bija jauniešu nometne, 3. augusts, man liekas, vai 4. un es pārvācos jau augusta sākumā uz Liepāju. Jā, labi. Tad Lekrings bija viens variants. Tad bija, protams, Talsi. Un tad jau Talsi, tad jau Vārča bija? Jā, tieši, man liekas. Viņa pirmais gads varētu būt. Viņš bija, jā, noteikti. Un mums jau... Viņš bija noteikti, jo mēs viņus pa bronzu uzvarējām. Jā, viņš bija un tā kā ieminējos, un viņš jau visu laiku pēc tam pilināja. Nāc, kaut ko. Sapudinājis ir, jā. Jā, bet tajā brīdī īsti nevarēja laikam līdz galam piedāvāt. Vai vienkārši kurš piedāvāja labāk? Piedāvāt jau tieši to pašu. Pa lielam.
Jo kurš jau man neko tādu pārdabisku nepiedāvāja. Sanāca tā, ka dzīvokli, Mišam zvanīju, un teicu, ka tāda situācija, ko var piedāvāt, jo viņiem tur to manēžu atvēra, un tie rezultāti sāka likās, ka iet uz augšu. Nu, tur bāze, manuprāt, ir izcila, lai veidot labu klubu. Un tas sastāvs arī bija tāds labs, kur likās varētu papildināt un jau kaut ko vairāk dabūt. Tas pats Miša bija pievienojies, viņi vēl kaut ko lēns, manuprāt, no latviešu izlases spēlētājiem. Nesanāca, man liekas, bet... Ir dzirdēts, es esmu noteikti dzirdējis, bet man liekas, ka man atmiņa nenormāli laba, bet nav. Biespiens, tas man nepatīk drosmīgi, tas nepiekrīt tā vispār. Ko Dieviņš nav devis. To biespiens neiedos, Bet, kā tur bija, es uzzvanīju Mišam, un tur sakārtojās 3 dienās, jo Miša tieši bija, Kostasovs. Viņam bija tā, ka viņš pārvācās uz citu dzīvokli. Mēs jau pa ilgu, Viņi jau abi tik garlaik, ko tu sēž. Miša pārvācās. Uz citu dzīvokli, un viņš aizdināja man savu dzīvokli, un attiecīgi dzīvošana ir, kas man bija vajadzīgs. Darbs draudzenei un pašam darbs. Es tieši biju dzirdējis, ka tev... Darbu man nodrošināja uz vietas sporta skolā. Perfekti, un draudzenei mēs darbu atradām. Atvērām lielo Google. Māti. Bērndārzu Liepājā, pirmais zvans, lielākais dārziņš tur Baltijā. Nopietni? Mums tev vajag, viss. Un tas bija 3 dienu jautājums, un mēs jau kravājām māci. Un tad kopš tā laika, tad tu, kopš aizbrauc uz Liepāju, tu augstāk, pa 8. vietu esi ticis kaut kur. Mēs tajā pirmajā sezonā bijām vienīgā komanda, kur pabeidza sezonu, kur pabeidza play-offs. Jo mēs 4-0 izskatām. Tā bija Covid sezona, ka pārtrauc sezonu, bet jūs zaudējat 0-4-0. Jo mēs izspēlējām, man liekas, pēc nedēļas, tur bija kaut kādas 2 nedēļas laika un pēc tam beidzās. Bet kā, tas laiks Liepājā, kā vispār iedzīvojies, jo tu labi kā minēji, ka no Rīgas nāc, bet tomēr to lielāko savu dzīves daļu padzīvoja. Tā jau lielvārdi. Tāpat es lielvārdies esmu, bet perfekti. Man tā pilsēta kā pati tāda, man nepatīk lielpilsētas. Tas liekas, Rīga vispār ir pēdējais, kurš gribētu dzīvot. Bet tā Liepāja, tāpat laikā liela, bet maza. Tu visur tiec ātri, vienalga sastrēgums ir 2 luksofori un sarkanē. Tiešām tur arī tik maz 2 luksofori, Nav jau tur nekāds sastrēgums baigi. Labi, ir, protams, tur... Kā karavos, tur nav bail, tur Fēliks vai kā tur sauc džeku, kurš tur... Tur nevajag iet vienkārši tur. Bet tā tas laiks foršs bijis, bet ne kā spēlētājiem. Apstākļi forši, komandas bija forši, viss īstenībā bija forši, bet tik depresīvs es nekad neesmu bijis un tikai tāpēc, cik gadus tu biji? 3 sezonas. 3 sezonas. Bet tu biji spēlējušies treneris? Es biju 2 gadus. Pirmo nē? Pirmo bija tā, ka kaut kādā brīdī sanāca pieslēgties kā konsultants, kā otrais, Bet ar tādu domu jau plus mīnus tu arī tika ņemts, jo tu jau aizgāji kā spēlējušies treneris čempions, tu tikai kā spēlētājs. Var jau būt, ka tur bija tāda doma apakšā, bet tur tā kā tā sanāca, tas pirmais gads bija tā, ka likās forši, varam, bet tas treniņu process bija diezgan man neierasts. Kurš bija tad pirmajā gadā Krūms? Krūms. Ar kuru grūtāk sastrādāties, ar Krūmu vai Krūmiņu? Ar Krūmiņu. Ar jaunāko. Jo priekšnieks. tā kā, bet tā... pirmais gads bija, likās, būs viss notiek, bet tas treniņu process, tad mēs izrunājām tās lietas un ar Krūmu un tā kā pamainījām to treniņu procesu un kaut kādām pielikām kaut kādas lietas, ko es zinu, ko es varu iedot. Bet tas play-offs un vispār tā sezona neizvērtās kā gribējās, jo man likās, ka sastāvs bija labs. Vienmēr bijis, jo katrā sastāvā vienmēr ir kaut kādi no katras U19, kaut kādi 2-3 spēlētāji. Ir labs, bet kaut kas visu laiku buksē, kaut kas nav. Un tā sezona tā arī beidzās, pabeidzām sezonu 0-4. Labi, tur sezona aprāva, it kā neko nezaudēja. Aprāva. Es pat biju priecīgs, mēs zinām savu vietu, nav tā kā tur... Nav tituls. Lielvārdi. Tev joprojām ir tituls, tev joprojām ir čempions. Jā, es tā kā pasēdēju ilgāk, bet tad jau bija tā Covid sezona, kas bija samocīta
Mums nenormāli izmainījās spēlētājs sastāvs. Kaut kas aizgāja tā baigi projām? Tajā gadā aizgāja. Jo man tā nenāk prātā, Klāmers paliek, Freimanis paliek, Ingars paliek, kas tā laika vadošie. Freimanis. Jau bija projām? Man liekas, Freimanis bija projām, jau tāda Pupils arī aizgāja līdzi. Viņi pārcēlās uz Rīgu. Man liekas, tas bija tas 2. gads. Viņi 2 nebija, tad... Bet nāca atkal kādi vietā? Jaunieši Gustavs, Polis, Polis Sandis. jau bija, man liekas. Tādi jau bišķi nobrieduši. Jā, protams. Darītāji, teiksim. Bet tā sezona arī vispār tāda, ko mēs treniņus darījām. Lai dabūtu vispār... Bet tu biji treneris tad? Jau sanāk 2. sezona? Man liekas, ka tas bija... Miša par fiziku atbildēja. Jā. Iekšā tu nevar darīt, pa lielam tur Miša ņēmās. Jā, pareizi bija tas. Darbojāmies kopā. Lai mēs dabūtu cilvēkus uz treniņiem, mēs sastās skolas stadionā, kas ir tā sarkanā gumija. Jā. Ir mazais basketbola laukums, futbola laukums. Ar žogiem aiz muguras un viss. Jā, keič, būrīts. Bet malā vaļas... Es nevaru pateikt. Malas ir vaļējas. Jā, un mēs maucām tikai futbolu. Un kā uzsala, uzsnīga, vēl jautrāk bija. Un tā arī mēs gatavojāmies pa lielu. Tā, ka mēs izbaudījām vienkārši to laiku, ka mēs varam vispār darboties kopā. Ka tu vari kustēties un kādu satikt. Jā, un arī visos mīnusos, ja ir futbols, mēs nākam spēlēt un darbojāmies. Tas bija tāds dīvains, bet patīkams laiks, un visi man liekas atcerās, ka tik forši bija futbola spēlēt. Ne, man arī patīk, vienmēr futbolu, citreiz pat vairāk kā Florida. Jā, bet tādos savādākos bišķi apstākļos. Mums īstenībā labi futbolisti bija. Mums bija džeki, kas bija jau bērnībā spēlējuši futbolu. Piemēram, no Liepājas kurš. Mednis. Ļoti labi individuālā tehnika, super augstā līmenī. Jā. Viņam Āniņš bija... Āniņš tas, jā, tas viņam, tas Ivo Popovs bija tad vēl. Viņš vienkārši skatos pēc miesas uzbūvēm, kuri varētu... Popovs arī tavu gadu, man liekas, nebija. Mēs pēc tam lauzām uz nākamo gadu, bet nenolauzām īsti. Vai arī mēs pat... Liepā jau māk vispār, manuprāt, sportu izņemot, laikam, florbolu. Tagad tā jau var teikt. Labi, tu iedzīvojies tur depresijā? Jā, briesmīgi. Pa lielam sporta sakarā. Jā, tā ka... Un tāpēc arī... Es tiešām reti, kad sūdzos un reti, kad lūdzu kaut ko. Bet tad bija tas brīdis, kad es gāju pie vadības, man vajag palīgu, reāli palīgu. Jo, piemēram, Lielvārdē man abos gados bija palīgs. Kaspars un otrs Kaspars. Jā. Un arī tajā pirmajā gadā bija Zindas bija kaut kādā veidā palīgs, un tad pēc Miļļa palīga. Jā. Bet tā, ka ir palīgi, un tad, tas nav visu uz taviem pleciem. Tad Liepājā, tev jāmāca bija, citas lietas savādāk. Tāds elementārs, piemēram, kas ir elementārs Lielvārdē. Pašaprotams, tas tur bija jauninājums. Kas ir standartā? Cilvēka aizsardzība, tu zini, kā tu nospēlē pret savu cilvēku. Tur lietas daudz nezināja. Sāk tā kā basīt ķert gan visās cilvēku jā, tur visādi. Un tad ir lietas, kas liekas man pašsaprotams, ka tev jāzina tā ir. Mums tā bija visu laiku, bet tā... Pārgrupēties grūti, tu esi vienā sistēma audzis, tajā strādāt citādā. Tur jau tā lieta, un tad bija tāds, ka nenotiek kā gribētos, kā nākās, un tad vēl tas palīgs man nav, un tās darba stundas nav jau lielas. Normāls Krūmiņš, vai tad tev neskaties kaut kad palīgs pēc tam? Nē? Viņš tikai pēc tam skaitījās Krūmam? Viņš kā vārdsargs daudz, tā kā tur no malas palīdzēja. Jā, bet viņš tagad tur skaitās, vai ne kaut kas tāds? Viņš kā bija. Viņš ir kā pārstāvis sarakstā. Direktors ir sporta skolas. Nē, tas ir viens. Es nezinu, kāda tagad tā situācija ir, vai viņš skaitās kaut... Viņš ir kaut kādas spēles, taču vadījis arī. Gan jau, ka ir, tagad ir, pārstāvis ir un kaut... Krūmam palīgs. Tas jau tev jāprasa viņiem. Nē, es tur līdz galam nesaprotu. Tā kā, jā. Bet jā, viņš tajās pēdējā sezonā, palīdzēja. Viņš bija, spēļu laikā kaut ko, tā kā... Vismaz tev bija kaut kāds... Ja viņš bija mālā, tad viņš bija tas, kas maiņas, pasaules, tur redz, mēs tur bieži vien pārspēlējām maiņas. Un kaut ko jaunajiem pasaka, kas ko kā vai nomierina kādu, tad darīja reāli tādu darbiņu. Bet pirms treniņu procesā, Īsti nē, jā. Īsti nē, es saku, Lielvārdē bija vieglāk, bija tur tāda disciplīna, es zināju, ko var dot, ko nevar dot, un te ir tā, ka tik daudz jauni spēlētāji,
arī tur bija it kā jauni spēlētāji, bet, nu, savādāk. Bet viņi bija no sistēmas tās, jā, tev divas dažādas zināmas. vietas, un man tā sistēma zinām, un tas bija grūti, un tas rezultāts nav, un tu buksē, un tev forma nekāda, un viss, un tā. Jo es īstenībā rīktīgi pārtrenējos 19. gadā. Pārtrenējies? Bija 18. gada Nu, čempis. tu jāpaiši bija, kāds tu pārtrenējies? 18. gadā čempi. 18. Un 19. gads pēc tam, kad tituls bija. Tajos pārtrenējies, es jau biju pārlēc gadus priekš. Es pēc tam vispār negribēju trenēties turpmākos gadus. Nu, Tad arī netrenējies? Nu, nē, trenējos, bet nu, tā, ka nebija tāds vairāk tur... Ķeksīšu pēc gandrīz vai? Jā, un tad vēl tas viss, tā situācija Liepājā, ka nav rezultāts. Liekas, ir, vadības spiediens? Vai nav? Jā un nē. Nu, zinot, ka nevienam nav bijis rezultāts. Jā un nē, tā kā. Un tā kā liekas, tu dedz ārā un tu pats sevi dedzini, tev nav rezultāts, tu pats pašam nesanāk spēlēt. Nav tur, viss nedabū to feeling, tu nedabū to baudu. Tu esi pieredzi, tu vienmēr esi diezgan bijis uzvarošās komandās lielās līnijās spēlēt. Jā, no mazajiem. Un tagad pēc tev jāsāk kapāt šitais cauri. No idejas. Jā, es gāju turieni tā doma, ka, ir jāpieņem tas fakts, ka tā nav top komanda. Bet viņa būs. Bet viņa būs. Un nav, pašam nesanāk. Un es saku, nebija tālu, lai es beigtu spēlēt vispār florbolu. Kas man liekas tagad neiedomāja. Labi, tagad pēdējie 2 gadi sāk baudīt atkal. Bet tur bija tā pirmais gads, pēdējos 2 gadus Liepājā es vispār nebaudīju. Un kā tur uzradās Raitums pats kaut kur viņam piedāvājies vai? Viņš 3 gadus... Tev pilināja kāds? Pilināja. Kā mēs satiekamies izlasē, tālsiem nebija tā, ka būtu baigi daudz spēlētāju. Viņiem joprojām nav. Tagad ir vairāk. Bet nav 3 pilnu mājiņu pat. Ir. Jau mēs varam uztaisīt. Jā. Tā kā... Pēc pieteikuma skatoties skaits ir, bet laukumā tas ir. Bet mēs tagad beidzot ir tā, ka mēs kaut kā izskatāmies pēc tā komandu, kuru var uztaisīt 3 mājiņas. Bet, par ko... Jā, un tad tas pilināja? Pilināja kaut ko. Un tad es saku, es biju ļoti tāds depresīvs palicis. No vadības tur kaut kāds viens pārmetums, vēl kaut kādas lietas. Tādas lietas, kas nav pašsaprotamas, man nepieņemamas lietas. Ka tu nesaprati, par ko tev, teiksim, tā piečkarējās kaut kādā ziņā? Nē, es saprotu. Viņi redzēja savādāk, kā es redzēju, un ir kaut kādas lietas, kas ir man svētas, un tā ģimene, un tajā laikā arī bērns piedzīvo. Tā kā es saprotu viņus, ka viņi gribēja vairāk, kā es varēju dot, katrā ziņā es nebaudīju nevienu procesu, ne treniņu procesu, ne spēlēšanu, ne vadības attieksmi. Un bija tāds visāds pārunas un kaut kas, bet es saprotu, ka ir pārunas, bet nav... tas pārunas beidzās, ka iziet no kabineta. Jā, tad... Paņēmi polī padusē, jā? Nē, īstenībā... Kā tā taču runā visi. Īstenībā tur pat bija savādāk, ka polis, es pat poli mēģināju vēl pierunāt, lai viņš paliek. Kuršos? Jā, jo polim bija tā, ka viņš jau Raitums bija jau safīrējis. Jā, pirms tevis. U19 saistībā viņš jau bija viss sašņorējis. Un tad mēs vēl tur poli runājām. Es saku, būtu forši, ka tu palikt, jo tu liels spēlētājs esi. Tas bija tad, kad tu vēl domāji, ka pats paliks. Jā, un runājam, tīri, viss ir nākamajā dienā. Es ar Raitumu sazinamies, viņš tur pa to poli vēl kaut ko. Tā vārds pa vārdam, un mums kaut kāds tieši sanāca kaut kas neforšs ar klubu vadību. Un es saku, viss, davai, atrodi, būs labs piedāvājums, es braukšu. Un arī 3 dienu jautājums. Tagad 2. sezona. Jā. Būs atgriezīsies arēnā pēdējo reizi uz laukuma. Esi bijis 18. gadā? Uz laukuma. Tribīnēs jau tu esi arēnā, vai uz hoķīti, vai 19. Jā. Un tagad, pa lielam gandrīz jau tagad vai nekad, ne? Kā vispār esi iedzīvojies tausos? Teica, Liepājā bija viegli, tev patika tur viss? Nē, te ir riktīgi forši, jo tie cilvēki ir daudz savādāk, pilsētā atvērtāki, uzņem labāk pret, Kas savējo vieglāk paņemt? Jā, īstenībā
tā, tu ieej, nu, jebkur, gan skolā, kur es strādāju, ikdienā, gan sporta skolā, gan nezinu, zālē, tu ieej, un es tā, un viss, un tu esi savējais, tev nav tur jācīnās par kaut kādu vietu vai respektu. Nu, florbola vidē tu jau, manuprāt, esi pietiekami sev pierādījis, lai tev nebūtu konstanti tas vēlreiz jāpierāda kaut Jā, kāds, bet nu, tā vispār pilsētā vai kaut vai dežurantē. Atpazīst tevi kā florbolistu? Jo tu tomēr neesi vietējis, saprot, kaut kas jauns parādījies. Sākumā bija tā dalīti, citiem bija tā, ka, nu, kas tu tāds esi? Tas ir tas, par kur runāju, kurš nācās. Nu, jā, bet kopumā es esmu tiešām forši iedzīvojis, man patīk, gan pilsēta nav liela, bet ir super kompakta un forši, un es esmu priecīgs. Ko tu Liepājā vēl dari? Man teica šodien, ka tu no Liepājas brauc no rīta, ne? 18. novembris, vecākiem kāzu gada diena, un tad mēs bijām uzaicināti uz Bernātiem. Laba vieta. Jā, tā kā tur viesinājums bija. Tā es domāju, ka varbūt... Tā kā atpūtāmies, un tad, šodien satikāmies ar draugiem, vēl no Liepājas draugiem. Tad nevajag, es domāju, tu saki no Liepājas, domāju, ka kas no Liepājas brauc uz spēli pa taisno, un tad spēle bija pret vietējiem lielvārdiešiem, bijušajiem. Jā, vispār kā tev patīk tas moments par to vēl, es biju uz Latvijas izlases pret Šveici spēli. Jā. Un kad bija pēcspēles tie, bulīši, nevis sodmetieni, bet bulīši, vienkārši ejot spēlēs. Tad, kad tu gāji, tad tribīni sāka ļaut lielu vārdu. Jā, forši. Lielu vārdu. Forši. Tas tā vienmēr ir tā patīkam atgriezties un vienmēr ir kaut kādi komentāri. Pirmajā gadā bija, 20. gada sezonā. Kad kurš? Tad jau varēja labi celt. Komentāri bija ārprāts, es domāju, kāpēc es tā, kas vietējais. Bet jā, tā izlasē tiešām bija forši, un vēl kapteiņa apsveic tika iedots, uzticēts. Tur Heiki uz tām spēlēm arī, es pamanīju, kad tur gāja vairāk lielvārdieši. Buldīši, kad bija lielvārdē spēle. Jā. Tad bija Ķekavā, tad gāja, no Ķekavas man tā liekas īsti, tur tikai Klāvs varēja būt. Un kad bija Cēsīs, tad arī gāja, man tā liekas, gan Pēters, gan Jursis. Gan es. Jā, bet kā viņš tiešām skatījās, ka zināja, kurās pilsētās notiek, Morits gāja. Viņš zina visu. Nē, bet viņš arī, to es zinu, kad viņš ļoti niansēti pievērš lietām vērību, bet viņš tiešām tā arī darīja, ka lika vietējos iet savu skatītāju priekšā, tagad tos soda metienus. Vai tu par to kaut ko runāji, vai nezinu? Es teiktu, ka nē, nebija tā. Sakritība vienkārši tāda bija kaut kā. Es teiktu, ka varbūt, Cēsīs noteikti tā bija tāda. Varbūt Moricam iedeva, jo viņam bija kapteiņa apsveic, man liekas, tās spēlē. Varētu būt, jā. Man liekas, ka jā. Neatmenos. Saka, viens no 45 kapteiņiem. Jo tos kapteiņa apsvējus, man liekas, ka Heiki uzticēja man izvēlēties, kurš kurā pilsētā būs. Tev jau kaut kāda loma tāda nopietna izklausās? Jā, pirmo reizi, jo tad visu laiku bijis plāksters, kā es smējos, kur vajag tur spēlē. Bet jā, un bija tie kapteiņi, un tad man bija tā, lielvārdē, protams, es būšu, un tad bija Ķekava Cēsis, abi cēsinieki, un tad bija tā diezgan kutelīgi. Netieši cīnījās, kurš labāk kapteiņi? Kurš būs Cēsīs, tā kā. Es labāk gribētu patiesībā Ķekavā, tāpēc, ka Cēsīs pret Igauniem spēle bija. Gribētu tādā nopietnākās. Tas bija arguments, bet tādā nopietnākās spēles. Tā kā jā, tas bija tāds īstenībā interesants tāds, ka tev ir jāizvēlās, kurš būs kapteinis izlasē uz konkrēto spēli. Jā, un šo sezonu, tad to pēdējo vēl pie kā pieskārties, tad nav pārāk veiksmīga sezona uz doto brīdi. Viens Zāģis, jā? Viens Zāģis un viens zaudēts punkts Ķekavā. Jā, tur uzvarēja pagarinājumā, kur vārds ar iemeta 2 golus jums, vai ne? Jā, paņēma 0 no centra. Jā, 2 salādē, izlīdzināja rezultātu. Tas protokolu šogad tik interesanti. Jā, nebija pamanījis. Skai nav ko darīt, izskrien cauri, tur katru nedēļas nogali var atrast tādas figūras, jā. Jā, īstenībā ļoti laba sezona iesākusies. Esam bijuši pārkārtojuši tās maiņas, notiecīgi spēlētāju rotācijas bijuši. Ragovskis atgriezies. Jā, Ragovskis ir atgriezies un Stutē vienu maiņu. Es esmu ielīdz aizsardzībā, jo izlasē esmu aizsargs un Heiki arī tā kā, tā netieši Tev pārinieks tagadējies arī ir atgriezies atpakaļ, Maris? Jā.
Nu, arī tāds salīdzinoši frišs izstāsts labā formā, nu, salīdzinoši kāds bija. Jā, 20 kg no vasaras, tā kā labi pastrādājis. Tas ir, jā, izskatās laukumā visai salīti. Jā, mums ir pārīts, kas atgriezies, pārīts, kas ir aizgājis projām. Kas tad īris te ir aizgājis projām? Polis, un Araks. Pareizi. Mums jau bija Lumbakam paldies, viņš man parādīja īsāko ceļu uz tajien šodien. Jā, skatījumās, bet viņš teica, ka viņam baigi florbols vairs neinteresē. Viņš neskatīsies. Jā, es zinu. Tad, ja atnāks tev ziņa, tad viņš skatījās. Nu, tad jā. Jā, nu, viņi aizgāja projām. Kaut kas vēl ir bijis, noteikti projām aizgājis. Nu, Budreika, mums 31. māja spēlē aizsargā aizgāja. Nu, ir vēl tas Dīlans, bet viņš jau nav īsti projām. Dīlans būs atpakaļ, viņš aizbrauc studēt ir. Bet jā, nu, ir jaunieši ienākuši, ir Ragovskis atnācis. Nu, Linards ir super pārsteigums, manuprāt. Jā, Šķerbergs ir atpakaļ no Lulbrukas. Jā, Šķerbergs atpakaļ. Jā, abi divi līdzīgi. Un tagad vēl jums jaunais džeks no Baložiem, kurš šodien... Starp citu, es gribēju šito izstāstīt, jo es pats īstenībā uzzināju tikai šodien pēc spēles to stāstu. Adrians Spunde. Jā. Jā, jaunais komandas biedrs. Jā, no Baložiem. Debija jau šodien gūti vārti, jā. Debija šodien pirmais gols uzreiz. Pirmā maiņa. Pirmā maiņa, viss pirmo reizi notiek, un 19. gadā, nu mēs tā izspriedām, viņš nemācīja pateikt īsto gadu, bet pēc zaudātajiem fināliem es noteikti nūju nebūtu atdevis. Bet, jā, stāsts tāds, ka 19. gads, nu, vinnējam, un arēnā kādam puikam es iedodu savu nūju. Jā. Un tad paiet tas laiks, vēl kaut kas, un šodien stāstu artisti, kā pasniedzot to pirmo bumbiņu ienesto, un stāst, ka es esmu iedevis viņam nūju, viņš ir ar viņu spēlējis, tur zāģējis, vēl kaut kā getiņā nospēlējis vēl, ka viņam vēl tā nūja tāpat ir mājās. Un paiet kaut kāds laiks, nu, cik 4 gadi? 4. Nu, jā, plus mīnus. Nu, paiet tas laiks, un Džeks pēc tam spēlē manu vienā komandā, un... Nu, tu otrajā maiņā, viņš pirmajā? Jā, tas gan, jā. Viņš labāks. Nu, tā sanāk, bet jā, viņš... Bet jā, tas tāds, man likās tāds, wow, nu, tu... Es arī saticu Džeku, kuram es sadevu savu nūju nopietni. Jo bieži vien tā ir, nu, tu kaut ko atdod, bet tu viss, nu, tas aiziet nebūtībā. Jā, nu man bija Lužinskim no Valmieras, nu, viņš man stāstīja kaut kad, jā, viņš man kaut stāstīja, bet es to vispār neatceros. Tu jau neatceries, tu atdod kādam... Jā, viņš man teica, ka salaust, es teicu, ka diez vai. Nu, bet tā tāda nianse, jā, bet viņš teica, ka ir to kaut kur atminies. Nu, tad šogad medaļas? Pēc titula. Pēc titula, nu, No, pat ar medaļām. Kas ir lielākie konkurenti? Paši sev. O, cik labi atbildēt, lai nav tā, ka kāds pasaki, un tad būs kāds apvainosies, kurus nepieminēja no stāsta. Nu labi, ilgāk nemocīsim, laikam, ne tevi, ne kameras džekus. Jā, te jau tad, guļu. Jā, novēlēšu tev. Abi divi. Pirmais novēlēšu, nu, teikt, tad veselību, nu, laikam jau pirmais. Tad, nu, tad arī to titulu. Pret ko gribētu Leofos spēlēt? Nu, tu tagad nevarēsi, pret sevi nevarēsi jau tagad teikt. Jā, tagad tu man pameti. Es gribētu Lekringa pusfinālā. Bet tad jau nebūs tituls. Kāpēc uzvara Lekringa tituls? Okay. Tā visu laiku, visi trīs atnākuši tā. Un finālā? Finālā. Ruben. Bobo, jā. Jā. Davai. Nu tad sarunājam tad. Nē, īstenībā nav tā, ka kādu gribētu. Nu, vienalga, kas nāks pretī, ja tu gribi būt čempions, tev jāuzvar jebkuru komandu. Un, protams, var meklēt ērtāko, neērtāko, bet reizēm tas ērtākais ir... Jā, tas bieži ir muļķības, jā. Tā kā arī tās spekulēšanas par pēdējām kārtām, kur ir iespēja izvēlēties kādu pretinieku, ja tu uzvari vai zaudē. Ko tu domāt, ja būtu tāds variants, kad var izvēlēties? Jā, saprat jautājumu, ka pirmās 4 var izvēlēties. Tas būtu interesants tāds variants. Un tu esi par F1 spēli vai par 7? Gan. Finālā? Nē, nu, jā. Vai playoffā? 3 spēles un tas čempions? Nē, nu, jā, fināls. Sērija vai tomēr 1 spēle? Somi ir pārgājuši apakaļ uz sēriju? Es teiktu, ka sērija būtu viens skaidrs, ka objektīvāk. Un tad pieņemsim tagad Ādažs tiek, un tad mēs uz ko karausim sēriju? Lai tiek. Ok, labi. Ja kurā gadījumā, es objektīvāk sērija, no atmosfēras viedokļa sērija bez variantiem. Mums mazākas zāles, mēs varam viņas piepildīt pilnas pārbāstas,
Bet arēnā 4000 nav, kas ir, nezinu, kaut vai ar 8, nu, kas, piemēram, pasaules čempioni Latvijā bija. Nu, Pīcīla vēl izstāst labi arēnā. Izskatās, bet tā atmosfēra nav tas spiediens skaļums. Nu, tev baigi daudz ten oponēs. Uz laukuma, es nezinu, man liekas, ka ir nenormāli viegli sarunāties. Piemēram, finālā spēlēt arēnā. Ir viegli un nav tas spiediens, kas ir tāds. Bet man patīk arī viena spēle. Tad Nu, vai tā ir- vai jā, nu, tu, vai manuprāt, tevi vai tu. Psiholoģiski jābūt. Tur ir jāsavācās. Līdz cik gadiem brauc vēl? Tev tricārs stūliņās janvārī, vai ne? Jā, kamēr veselība ļaus. Tik ilgi. Jā. Un izlasē tikpat, kamēr ņems nostāst? Kamēr ņems. Nu, Nu, ja galīgi būs sūdīgi un ņems tur... tā, man liekas, tagad ir tā konkurence tik nepiln- liela, es ka domāju, pie Heikī noteikti tā nebūs. arī konkurence tik liela, ka, manuprāt, arī pie citiem treneriem tā Ja tu vairs esi nebūs. švaks, tad tu esi švaks un tevi neņems. Nu, Man liekas, ka tagad tā ir, būs, jā. Nu, labi, Tomiņ. Nu, paldies tev. Paldies, ka atbrauc. Jā. Man nebija jābrauc Rīga. Jā, nu, kaut kā. Cerēsim, ka, jāpasaka paldies vietai. Jā, Kafejnīca. kafē 3-3. Jā, tiešām forši šeit un arī ir naktsmājas ar viņiem, ja kas Nu, grib. jūs paliekat, jā. Jā, un arī vasarā ir forši, te ir blakus, tas skaitās ezers? Nē, bet dīķis vai ezers? Tas ir ezers. Ezers. Tev nepateikšu, kurš ezers. Nē, es nu, arī tik daudz pakālus jums no viņiem? galvas tās Jā. Tā kā katrā gadījumā forša vieta un paldies, ka viņi mūs uzņēma un atļāva pafilmēties un parunāties. Nu, tad jau varbūt kādreiz, jo es ceru, ka mums nedaudz atkal atsāksies virtuve kaut kā raitāk, un es gribu ik pa laikam pasaukt atkārtot viesus. Un tā kā Variņā, nu, kad vairāk, pieņemsim, tevi Jā, varētu paņemt, kas vēl noteikti. tāds Māri Kumerdan, kas bija tāds runātīgāks Rola Kovaļevski, un tad tādu kādā diskusijas veidā kādreiz. Nu, tu neatteiksi, vienīgs Jā, nezinu, vai mēs jā. visi varēsim pie tevis atbraukt. Nu, Māris, viņš ir pa pusē no Talsiem, Viņš ir pa pusē, tāls, viņš Roļiku mēs dabūsim kaut ko. Roļiku mēs dabūsim. Roļikam piesolīs kaut ko, būs reiz. Tad jau, Tā kā, jā, izdevās. nē, baigi labā ideja, Nu, jā. ka tādā veidā aktualizē florbolu, ka notiek kaut kas vismaz, kas ir Nu, jā, interesants nu, cilvēkiem. intrigs pavērš kaut kāds, jā. Jā, vairāk baumas vajag. Jā. Nē, tas raidījums ļoti foršs tāds. Nu, paldies tev, Zin jā. kā, jāsaka tā, visi ļoti gaidīja šajā sezonā, nu, kaut ko. Nu jā, nu Kā mums tur redzams. Anģu tagad ir vairāk par treneram, tiem, kas ir loģiski, tad kaut kas jāpaskatās, pieļauj, kad ja būs atsaucība lielāka, Ja tad ir būs kāds saņemšanas. gribētājs, var pieteikties. Jā, droši, man var ne tikai man rakstīt tās baumas, kuras man raksta, bet var arī rakstīt par šitādām lietām. Rūts rāda, ka viņš jau. Labi, paldies, un tad gaidāt epizodi nākamo arī pēc tam.